Nu tā, un tagad mēs arī vakariņā nododamies, kopā sanākam, cik esam, tik esam, kā saka, bet, nu, kā saka, kur divi vai vairāki pulcējās, tur visādi brīnumi notiek, kad koplauks jau izveidojas, tāpēc es tev sākumu viņam atkal mums arī sievietes dabas kārtu izvilkšu, un līdzīgi tā kā rīta grupiņā un arī vakar par produktu pakalpojumu, ka runājam, otro daļu uztaisīsim vīriešu dabu, tā lai mums tas līdzsvars tur izvēlkās kaut kas tāds interesants. Paskatīsimies, kas mums tāds. Uh, jā, šai visai noskaņai, lai atnāk tāds vēstījums, ko mums vajag, ko mums ceļa kājai. Aha, kur jau bija panākusi vaļā. Labi, vai ne? Saulēm nāk saules puķi, pareizi. Saulītēm vajag. Spogulis 36. Saules puķi kaut kad viņam mums arī bija, atceros kaut kādos sākumos, bet acīm redzot, tagad viņi arī grib parunāties. Saulgrieze, ja? Simbolizē nemirstību, palīdz izvairīties no ļaunuma. Kārts vēstījums, paskaties spogulī, tu esi saules meita. Nu, par mums ar tevi to varētu, par tevi primārāk es vēl mācos par tādu būt. Otra tāda cilvēka pasaulē nav, tāpēc vērts līdzināties kādam. Saule ir viena tāda. Tāpēc nav vērts līdzināties kādam, jo saule ir viena tāda. Tu esi unikāla un vienreizēja. Uzdrīksties būt pati par sevi. Tā kā domā, runā un rīkojies tu, to nedara neviens uz šīs pasaules. Iededz savu iekšējo uguni, ieraugi savus patiesos talantus un atļauj tiem spīdēt tik spoži, cik vien spēj, un vēl nedaudz vairāk. Mirkļos, kad zūd ticība saviem spēkiem, pacel galvu pret debesīm un ieskaties saulē kā savā spogulī. Atjauno saikni ar dievišķo uguni, pienācis laiks sevi palutināt ar pirti, masāžu vai ceļojumu uz siltajām zemēm. Vismaz aizdedz sveces kā pirmatnējās uguns simbolu. Spīdi. Mums jau no rīta bija ringa tā. Kurš tu klausās? Kurš? Nu, oi, paga, man 30. Man īsti bet labi. Es pēc tam iedegšu savu svecīti, jā. Bija iedegusi. Nu, Daigiņa, pastāst, padalies. Kas tev notiek šobrīd? Kādi tev procesiņi? Ko ziema dara tavās mājās? Ko ziema dara ar mani? Nu, ko janvāris darīja ar mani? Vispār jau gribās teikt tā pa mierīgo bija. Kaut kā likās atnāk strauji tas zirgs, bet vēl nenāk. Bet vairs neesmu tik ļoti uz iekšiņu. Kaut kas jau vēl tur notiek, bet vairāk tā kā fokus ir uz āru, apkārt. Sāk skatīties nevis tā, bet jau tā. Un ļoti palīdzēja tā dalīšanās reize. Man vienkārši tā kā papīri kāds iedeva. Un pārskatīt atkal kaut ko sevī, cik es mērķtiecīgi stāstu par sevi vai vispār stāstu par sevi, jā. Un tas vainagojās ar to, ka es pieteicos, man ir viena paziņa, kas konsultē arī tā kā, nu, konsultācijas vai šis te konsultants, un es pieteicos, tā kā rītdien aiziešu parunāties ar viņu, lai man drusku tā kā galvā saliek vēl tos plauktiņus, jā, lai es to fokusu nepazaudēju. Viņi man iedeva mājas darbu, tā kā jā, nu lūk, un par to, ka vienā brīdī arī bija tādas šaubas, tā kā atkal uznāca, nu ko es te daru, vai vispār tas, nu atkal, nu kaut kāds, bet ne dziļi, bet nu tāds, tā sašūpojās tās šūpols. Nu jā, un tad es, jo, nu jā, un tad ir tā, es pārēju soli, izdaru darbību un gaidu, ir rezonanci no visuma, nav. Labi, fokus, izdaru soli, ir vai nav, un šādi te es tā kā mēģinu saprast, tā kā sataustīt, jā, nu, lūk, un jā, arī par matricu, kas man tiešām ir ļoti mīļa, un es to kursu tā kā paziņoju, man atnāca viena sieviete, bet, nu, principā, tur fantastiski, es sapratu, kāpēc viņa ir viena, kāpēc ir jābūt tā, bet, nu, mums ir tik spēcīgi, iet abām un labi, un tieši arī tur bija par sauli un saules puķi stāsts, un, nu, jā, un es sapratu, ir ok, arī ar vienu var strādāt, un tas man iedeva tādu iedvesmu, ka es pat sapratu, nē, es turpināšu, tāpēc, ka man tas patīk, es izbaudu, es, protams, izbaudu vairāk klātieni nekā zūmu,
Bet es domāju, nē, es arī uzrakstīšu, un vēl joprojām rakstīšu par matricu, un ka es varu ņemt pa 2, pa 3, un vēl varu ņemt, un vienkārši, lai iet apritē, un atkārtošos, un atkārtošos, lai gan iesākumā man pašā likās, nu, ko te var skandināt kā veca plate, ja, nu, apmēram tā, bet es domāju, nē, iešu tālāk, tāpēc, ka es jūtu, ka tas ir mans, un es to vēlos, un tā jau drusku ar tādu, nu, jau tādu stingrāku mugurkaulu, nevis, nu, es tur izdarīju, neviens jau man tur, nē, jā, nē, šito nost. Nu, lūk, tas ir man tāda apņēmība, nu, tāda, jā, darīt, un runāt, un cenšos vēl, nevis cenšos, bet mēģinu nesalīdzināt, tikko kā saulespuķē bija sevi ar citiem, jo es redzu, cik citiem ir forši, un viss tā liekas, tā kā, oi, kā tur viņiem visiem notiek, tas arī, protams, manī vēl iezogās. Jā, un par masāžām man ir interesanti, ka klienti nav daudz, kas nāk, bet tie, kas atnāk, nu, tie ir tādi. Nu, tādi savējie līdz kaulam, un es saprotu, ok, kaut kas ir mainījies, jā. Nu, lūk, tā kā turpināšu, runāšu, taustīšu ceļu, mēģināšu saprast. Varbūt kaut kādā brīdī man arī bija tādas gaidas janvārī, nu, ka tūlīt jāsāks kaut kam jaunam. Protams, ka sāksies. Bet varbūt drusciņas tā kā, negribas teikt ilūzija, ne, bet tā, kā bērns nepacietībā drusku varbūt. Tāpēc arī bija tāds, nu, tūlīt, kad tas sāksies tas jaunais. Bet tas, ko es sajūtu, fokus, mērķis un vieglumā šobrīd man iet. Gribētu teikt, vairāk iet vieglumā. Jā, un uz āru, tātad vieglumā un uz āru janvāris. Nu, redzēs, kas tajā februārī būs, kas notiks. Man ir ļoti interesanti, vēroju, skatos. Nezinu. Jā, ir kaut kādas nojausmas, sajūtas arī par to, ka manā dzīvē vēl kaut kas varētu mainīties uz pavasara pusi. Nezinu, varbūt kāds cilvēks atnākt vai kā, bet tas ir ļoti interesanti. Šīs sajūtas, tā kā, nu, visu laiku, saprot, kaut kāda klātbūtne manī virmo, bet prāts drusku tur bremzē to visu normāli. Jā, bet ir kaut kādas sajūtas, ka šogad kaut kas varētu mainīties ļoti tā brīnumaini un pēkšņi. Bet es to laižu šobrīd, nezinu, bet visu laiku tā sajūta stāv man blakus. Es nezinu, tā interesanti. Nu jā, vārds sakot, tā ir īsumā. Tādās, nezinu, tādā interesantā stāvoklī. Bet janvārs, jā, varētu teikt tā pamierīgo. Jā, paldies tev par šām sajūtām. Es tā kā paralēli mēģināju vēl uztaustīt to, kas notiek. Tagad man tikai noformulējās, un tu runāji, un man tikai noformulējās tagad. Tā sajūta par to. Tad tas laikmets astrologi stāstīja, nomainījās kaut kāds baigi lielais, kaut kas tikko pilnīgi tāds, ka mūsu dvēseles ir piedzimuši pirms tam, un tagad mēs esam pasties, kā tieši mēs esam piedzīvojuši kaut kādu milzīgu laikmetu maiņu. Un jā, par to, ka tu saki vieglums, jā, es viņu jūtu arī vieglumu. Viņš kaut kā vienkārši, viss, kas bija kaut kāds saspringums uz to gada beigām, un vēl viss, kas bija tāds ātri, ka mums dod gāzē, bet liels autobus brauc, ātri, un tagad, bremzes, un zini, ka tad ir tas palielinājums, visi tā kā, un tu tas tā kā, un tā, kas tad notiek, ja? Un liekas, kaut kas uzdevs pa tādām kaut kādām bremzēm, bet tā kā bez maz vai tā kā stop pirms pa šito ceļu, nē. Nu tā kā nē, un tūlīt mēs to autobusu griezīsim pilnīgi kaut kur citur. Un vēl tādu masveidu, to palielinājumu, es viņu vienkārši tādu kaut kādu, kaut kur kaut kas tur, kas nav piesprādzējies, lido pāri krēsliem, un tur ir auga un bums, un citam pavisam traki. Bet kaut kas, šitas te moments, un viņš tā kā, es viņu vēl redzu, viņš vēl iet šis te palielinājums, viņš vēl tūlīt bišķi, kaut kas vēl tā sašvonkāsies, jā. Un tie, kas ir piesprādzējušies, ir metaforiski, bet līdzībās runāja tie, kas jau ir kaut kādu daļu ir pavēruši savu vaļā un tomēr saprot, pa ko ir runa un ka tie cikli kaut kādi būs. Nu, tie varēs tālāk tur tā. Ok, skaidrs, nu tā beidzot, ejam. Braucam, ejam, vai kāpjam ārā, ejam, skaidrs, ka tālāk tur
pašam būs kaut kā tur, nu, pa savām, ja, un tas autentiskums, viņš atkal lien ārā, viņš vienkārši lien un sprākst, un tāpēc man prieks, ka mēs sanāca kaut kāds solis, ka mēs par to produktu pakalpojumu padalījāmies, ja, viņš kaut kā, tas arī, nevaru izskaidrot ar prātu, vienkārši sajūtās, tas bija kaut kas tāds, foršs, un iegāja nākamais rats, un februārī tie arī kaut kas, kur mums izveidojās, un martā arī jau datums nospraust 4. marts, ja, kad atkal iegadiena kaut ko vajag, pieņemsim, pa matricu vajag tā parunāt, nu, pieņemsim, pareklamēt, reku būs, un, kas saka, pa daudz jau nav, teiksim, konkrēti, varbūt tur ne pa visu, kā mēs tur sākumā, ja, bet, teiksim, rekur ir, un ja tu galvenais, kā tu saki, ka tu jūti, bet ka tas ir kaut kas mans un man patīk, ja, vot pie šitā. Šitā tā ir vērtība, ir, kad šī laikā tad saprast, kas ir tas mans un kas man patīk un kā viņam būt, vai dienīgi tas ir tik ļoti, nu, tas ir tas, kas tagad, kā saka, no tā izbirušā, kā viņas pateikt, zirņu trauka jāizlasa, tas tie veselie, tie lielie zirnīši, kurus tu redzi, šitas ir, šitas, tu pārējo, nevajag prom. Nu, kaut kas tāds, nezinu, tā, grūti pat vārdos ietvert, bet man arī ir prieks, man ir tāds prieks, un iekšā visu laiku virmo tā kā fonā tāds vieglums un nemitīgi tā kā tik uz priekšu, jā, visi pareizi, aiziet, bet ar nevis ar tādu, nu, tur kā maucam, skrienam, bet ar tādu, ok, tad šis ir tas, jā, uz ko mēs visu laiku gājām, tad šis ir tas, kur tagad, jā, kas visu laiku bija tā kā vīzijā, bet tagad viņš jau tā kā uz to realitāti, tad šis, tā kā, labi, tā kā bez mazliet jāuzpucējās, nezinu, tāpēc, ka tas jau ir pienācis. Es nezinu, tā grūti izstāstīt vārdos. Bet es tikai varu pateikt sajūtās, un tas ir viss. Un kad es pati par to sāku domāt, un manam ķermenim skrien kaut kas cauri, saprot, ok, tas nav prāts, bet tas ir kaut kas, višķi jau, te kaut kas, tas ir kaut kas, jā, un tad, ok, tad saprot, veselīgi priecājās, kaut ko tur ziņo. Forši. Un cik es tagad paklausījos arī, kad vairāk tagad saka, būs citādāk uz to vienkāršību. Viss pāriet uz vienkāršību, uz to vieglumu. Kaut kā šodien arī no rīta biju ieskatījusies tur pa digitālo vidi, viena sieviete padalījās pa digitāliem visiem online kursiem, un nemitīgo online parādīšanu, nu, tos postu storijus, nu, kas bija ieskrējušies te entos gadus jau, tikai liek iekšā, un izdega nabaga, ja? Tad tagad tas vispār cilvēkiem vairs nerezonēs, nu, tā, ka tu non-stopā kaut ko liec, bet kad īstenībā tev, tā kā to, ko mēs īstenībā pagājušajā gadā sāk iekustinājām par to eņģeļu algoritmu, kad ir sajūta, tu ieliec no posto, ir sajūta, tu ierunā nevis tāpēc, ka tur kāds teica, ka viņam jābūt tur katru dienu tik un tik postiem vai tiem storijiem, bet tev ir, un tā kā saslēdzas to lauku, un tikai tāpēc tu ieliec, jo tu noziņoja, nu atnāca signāls, liec tagad. Un šis, cik kā sajūtās, tad aiziet ar vien vairāk spēkā, ar vien vairāk, es arī sāku uzdrošināties, man arī tas pats, un līdz sevišķi ar eļļām es te bišķi, man tāds viens rīts atnāca, es domāju, es pa viņām padalīšos, nu tas trio, ko es tur biju salikusi spriedīte, eikalipts laikam un evergreen esencīt. Un man ir vēl daudz šitādi, kas man nāk vienkārši caur sirdi ļoti, kad es gribu tā citādāk padalīties ar viņiem, un es domāju, ko es tur slēpšos, vai viņš vienkārši nāk, un tas sanāk, ja ir impulss, ka tev nāk, tas nozīmē, ir pieprasījums kaut kur, ir pieprasījums, un kādam tas ir jādzird. Nu, vai man tiesības ir turēt tagad pie sevis un to neteikt? Nu, tā kā. Jā, nu, tā kā būs interesanti. Tad vēl ir pāris lietas, kas man atkal tur tā uzjumdās, bet, labi. Bet, Daigiņ, tas ir kaut kas foršs, jā, man patīk tas tavs prieks un tā sajūta par to, kā tu pateici, jā, ka tu zini, kad par to, kad ar vienu cilvēku var tādā kaifā aiziet, nu, kad Jā, un saprot, un tur ir tāds dziļums, un tā sieviete, viņa atnāk, viņa saka, es nekad negaidīju, ka man būs tā. Nu, mēs tur rakstījām vienkārši to spēka stāstu, to iedvesmas stāstu, viņa raksta un raud, un emocijas nāk, un es visu jūtu, kas caur viņu iet, tie pašā laikā manī tāda, nu, tāds miers un tāda pateicība un tāda dziļums, ka man ir ļauts pieskārties kaut kam tik ļoti. Un es domāju, jā, ja būtu vairāk šīs cilvēks, varbūt nemaz neatvērtos un nu, tā kā neļautos. Un es domāju, tā ir liela svētība un nozīme jau nav skaitam, bet tam, ko tu spēj iedot šim cilvēkam. Nu, jā, un par sajūtām es pilnīgi tev piekrītu. Man arī par video vai kaut kas.
tas pats, kas man tagad arī labi, tie cimdiņi atnāk, un tevī ir tā vēlme dalīties un dot vai arī pa to video vai to pa se... Un tu vienkārši, es jau neko nevaru izdarīt, man vienkārši tas ir jāizdara, jo es vairs nespēju, es jau vairs nespēju turēt. Vienkārši, ja es neizdarīšu, es nevaru, es visu dienu to staigāšu. Es jau neko citu nevarēšu padarīt vairāk. Es tāpēc zinu šo sajūtu, jā, un reizēm liekas, nu jā, varbūt tur vajag tā, nu tā kā. Un kas arī skatos tos piedāvājumus, ka tur pamācīsim, kā likt, un es tik rūlē, nē, nu nav, saprot, man iekšā, nu nerezonē. Man liekas, ka tam jānāk dabiski, nu tā forši, un tad tu nodod to enerģiju tālāk. Jā. Nu, man liekas, ka šis ir tas laiks, un vēl es esmu ievērojis, es nezinu, kā tas būs, protams, ir cilvēki, kas šobrīd vēl jūt tā dalīšanos, vieni, kas saka, nu tā kā nē, tam mākslīgais intelekts un digitālais, un otrs saka, jā. Es saku, ka jāmācās izmantot gudri. Jā. Nevajag noliegt, tāpēc, ka tas, bet jāmācās izmantot gudri. Es arī izmantoju mākslīgo intelektu, bet man palīdz tas sakārtot, man palīdz noformulēt, kaut kādu mērķi iedot. Jā. Un es esmu pateicīga par to, kad, jā, es visu nebalstu, bet man ir labs palīgs, es gribu teikt, jā. Vai ne? Jā, un es ļoti priecājos un nebūtu nenoliedzu. Es zinu cilvēks, kas, gandrīz tiešām ikdienā jau sarunājās un vispār citi draugi nav. Jā, tas ir būt kaut kas cits, jā, bet man ir apkārt forši cilvēki, ar ko sarunāties, es pagaidām vēl komunicēju. Jā, tā kā tas par nākotni un par šo visu, interesanti, jā. Janvāris, jā, man patīk, kā tu par to autobusu un to palēnināto, man ar tādu sajūtu, tā kā šūpojas, bet kaut kā tāds arī te pašā laikā ir tā kā tas solis priekš un tā kā stajušana, bet nav vispār ne neziņa, ne stress, tāds. Vai ne trauksme, ka kaut kas būtu tā kā? Nekāda, jā, Tu vienkārši liec soli, un tā kā saka, nesanāk, labi, paiesim tur, ja, tā kā tā meklē, tā kā nesaspringsti pat īsti, un, jā, ļoti, ļoti interesanti brīžiem, es ar tā domāju, vai es esmu normāli, laikam jau esmu. Zin, tāds bišķiņ ir tāds, jā, jo apkārt ir, daudz citādi cilvēki, jā, un es arī ar saistībā ar rakstīšanu tagad arī izlasīju, ka būs konkurss viens izsludināts par tā kā konkurss par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var rakstīt, un tā kā man darbs ar to saistīs, tad es tā kā arī jau iesāku tā esseja veida piedalīšos konkursiņā, un tāda sajūta, ka tur vienkārši vajag parādīties kaut kur. Un arī man forši, ka jogas manas telpas turētāja Katrīna, es tur pa tiem video kaut kā runāju, viņa saka, tu kādreiz tā forši runāji, es saku, tagad ziemā man kaut kā beig negribās augstumā tur deguns tek un runāt. Un viņa saka, man patika tavu video, ka tu no rītiem gāji un tad pastāstīji un tā. Es saku, jā, bet es tādu beigo rezonanci atkal, nesajūtas īsti, nezinu, vajag, nevajag un tā. Bet viņa saka, Daiga, ar to, ka tu runā, nav svarīgi, vai tev tur nākas matricis vai nē, bet tu ar to video ej tā kā plašumā, jā, tu tā kā paplašini telpu. Un es tā padomāju, jā, īstenībā, jo es pēc tam skatos 100, 200 skatījumu rullītim, forši. Labi, uz matricu nenāk pie manis, bet viņa saka, bet tu to savu telpu paplašināji, jā. Es domāju, jā, viņai taisnība, tad ar tiem video es varbūt tā taustāmā veidā vai redzamā nē, bet telpu es sakustinu un paplašinu, ja tā paskatāmies. Jā. Tā, ka tas nav, ka tas, ko mēs darām, nav veltīgi. Man tas tā kā liekas, vai tas jā, tādas, jā, tādas pārdomas dziļas un mierīgas. Tā ir tāds savs apkārtnes tāda, tā kā, jā, tas sava energo lauka tāda, jā, arī gan paplašināšana, gan arī kaut kāda tāda, kā tāda pateikt, tas tā kā mēs, kad mēs mums ir arī sava iekārtotā fiziskā vide, un tad mums šī vide, ja? Un tas, kā tevi pēc tam atcerās un kā norezonē, jo zini ko, es arī tāpatās, kad liekot kaut kādu informāciju agrāk, man tas trakais laiks no 20. gada bija, kad es tur kaut ko dalījos, man bija jādabū vienkārši fiziski no sevis ārā, bet un tad man pēc tam kaut kas uzrakstīja pēc kaut kāda laika, arī, kad es skatījos, ko tu tur, jā, mēs nedabūnām organisku saiti, tāpēc mums tāds gļuks iestājas prātam, kam to vajag, jā? Jā. Īstenībā ļoti daudz skatās,
un kaut kas viņiem iesēžās, labi, viņi tev tur atreaģē pēc kaut kāda tiešām, varbūt gada 2, 3, bet sēkliņa bija iesēta, nu, viņa tur iekrita. Tas, ka viņi tur uzdīgs katram savā ātrumā, tas ir pilnīgi, un tā, kas noķer šo kaifu, nu kā, tu jau netaisi video tāpēc, ka jātaisa ir video, tāpēc, ka atnāk sajūta, vai ne? Jā, Un jā, jā, es jā. šitā sāku sevi arī tā kā nemierināt, gluži ne, bet tā kā, bet ja tev atnāk sajūta, tu zini, kas tev ir jādara. Klausi sajūtai, viss. Un lai dārā, vienalga, kurā tas brīdī, kaut vai tev naktī atnāk, un tu gribi iefilmēt, tu gribi tagad nopostot. Iepostot tagad, tāpēc, ka kāds pēkšņi pamodies ir naktī, 3:10 pieņemsim, un nes kāpēc viņš ir ieslēdzis telefonu, un nes kāpēc viņš uzgāja šito, un viņš ieraudzīja to, ko tu saki. Vat šitās visādas sinhronitātes, kas notiek, jā, un saprot, ka, jā, tur nav ko pat jautāt vairs, vajag vai nevajag, atnāk impulss, un tu vienkārši izdari. Izdari uzreiz, vat tā kā viņš atnāk. Un šito patrenēt, ja? Un pēc tam cilvēki tevi atcerās ar to tavu īpašo lietu, kad tu biji tā, kas runā šādi. Un tagad šī laikmetā, kas tagad ir iestājies, es saprotu, ka daudziem būs tas kaut kas nav kārtībā, ka daudzus klausās, kaut kas nav kārtībā, bet tagad nofokusē, kaut kā fokus pārliks, pieņemsim, nu, uz tevi, pieņemsim, paklausos tagad Daigu, un paskatās apakaļ, viņa tik sen jau, tik daudz, un tik sen jau šito. Es tagad it kā sekoju, redzēju, kāpēc es nedzirdēju. Es saprotu tevi, jā. Labrīt, jā, tāds, wow. Bet tur jau ir iesāts materiāls, ko viņam tagad, hei, es labprāt viņu tā kā svaigu ūdeni, viņi padzeršos tūlītās, jā, ņem, un pēc tam būs, hei, tu toreiz tur stāstīji, tu vēl to dari, tu vēl tur tās matricas taisi, tu tā masāžam vēl nodarbojas, un tas ir kaut kādā 2000, kurā tur gadā varbūt kaut ko var uzpeldējis, ja? Un tad es beigās saprotu, ka lūk tam, kad tie, kas jūtam citādāk šo visu vidi, kad neejam pēc tā klasiskā algoritma, ko māca un rāda, ejot arī savā versijā, mums tas atalgojās vēlāk, nu tā kā citā laikā, bet tas ir kolosāls pamats, jo tie, kas ir gājuši tā, viņi būs izsmelti, jā, nu, bet tas ir tāds ceļš un pieredze, viņiem būs jābūvē no jauna, no nulles, jo jāslēdz iekšā būs, ja jāver vaļā tas savs autentiskums, jo darīja pēc tā kā kāda rāmīša, pēc kaut kāda šabloniņa, un autentiskums likās, tas ir dīvaini, tā nevar, ir jādara tā, kā man mācīja, ja? Mēs kaut kā... Tā kā, nevaram kaut kā mēs tā mākslīgi, mums nāk šādi. Jā, tā ir. Un arī par to es tagad aizdomājos, kad runā par to, kad noteikti jau tas pamats un sēkliņas ir. Es biju brīvdienās, tagad uz teātru aizgājās, man meitiņa aizveda, uzsauca, uzdāvināja izrādi. Mēs tur ievienā kafejnīcā un ienāk 2 sievietes. Un tā vienreiz tā, otrais, un tā skatās manis, un es redzu, ka viņa man kaut kādā ziņā atpazīst, jo viņa tik ļoti tāda pārsteigta, bet es viņu goda vārds nezinu, nepazīstu un neatceros. Bet es tā kā jūtu, un man vēl tāds, viņa mani zina, bet kā es nezinu, bet viņai tas skatiens bija tāds ļoti interesants. Nu, tā kā atpazīst, es domāju, nu, un tad es sasaucās to, ko tu teici. Un dažreiz ir tā, vienreiz arī man viens cilvēks, tu Daiga, es saku, kā jo, un viņa saka, nu tā kā kaut kur jau tā mana seja ir aizgājusi, jā. Un arī, kā tu saki, jā, ko teicu, labi, nekas viss kārtībā, es jau par to nesaspringstu, jā. Ka tas nāk ar laikam, un ik pa laikam nāk cilvēki, šodien arī bija uz masāžu, un viņa saka, zini, es pirms gada tevi skatījos, un tu man nerezonēji, bet viņa tagad atnāca pie manas masāžas, tagad es tevi sajūtu. Protams, ka es arī esmu mainījusies, un mēs jau, un es domāju, tas ir tik ļoti interesanti, un pilnīgi sasaucās ar to, ko tu teici, un mums ir vēl viens pievienojies, tā kā es domāju, es došu vārdu Inesīt, jā, Indrai? Jā. Jā, paldies, paklausīsimies. Noslēgsim šo, momentu, kad... mēs foršu tēmu paķērām, par šitas mums ar tevi aizgāja tikko. Tad, respektīvi, viņš tādu secinājumu vēlreiz, kas vēl tālāk vēl smadziņo līdzi, ko mēs tikko runājām, atkal drosmi uzaudzēt un uztrenēt tajā, ja ir impuls, laižiet ārā. Un atkal, es tad no rīta jau teicu uz noslēgumu, un tagad es atkal atgādinu, šis koplauks, kas te ir izveidojies, pirmkārt, kam ir vēl rāmīši, un šitas te, ka tas ir kaut kāds Ineses koplauks, tas nav Ineses koplauks, tas ir mūsu koplauks, visu koplauks. Es tu mēs kopā, viens ir visiem mēs kopā. Ļoti droša vide šobrīd mums vienam ar otru
tu vienkārši trenējies, un jums atnāk impulsi, jūs nezināt, kā tas tagad būs, ierunā vai ieraksti vai kaut uz to mazo brītiņu. Meitenes, man tur tā atnāca tā, un lai cik interesanti tu tur izskatīsies vai neizskatīsies, vispār neņem galvā, bet pamēģini tajā brīdī, tev atnāca kaut kas, iemet viņu šeit iekšā, un pēc tam paskaties sevi, vēlreiz uz šito visu, un pēc tam tev kaut kāda vēl ķēdes reakcija aizies. Jo citreiz, zini, kā ir vajadzīgs tas saucamais, lai tu vari tur ērti justies, tur kaut kur, nezinu, pakāpties augstāk, tev vajag to mazo ķeblīti. Nu, tur savādāk uz pirksgaliem ļodzās un tam līdzīgi. Tad to mazo ķeblīti un uzliec kājiņas, un tagad tev nav jālodzās, tu tā smuki stāvi, un tagad tu tur vari, ja? Ok, šau ārā tālāk, jau nākošajā vidē. Es viņu redzu šobrīd arī kā šo koplauku, ka viņš tā kā tāds starposmiņš, tāds tā kā hopiņā, no mazā dīķīša, un tagad aiziet lielajā pļukš, tā kā tāds, vai tiltiņš, vai tā kā tāds kaut kas viņš savieno, iedot to vēl pastiprināto drosmi, kāds var pat taisno jau lekt uz turienu, viss ok, bet vienkārši šobrīd es novēroju, cik tomēr mēs kaut kur katrs sēžam, kaut kur tad savā, bet izmantojot, jums ir reāli nokts uz paplātes šobrīd, kur ir, tu drīksti runāt, kā tu jūti, kā tu jūties, kā tu redzi, un tevi te nevērtēs, te nav no kā baidīties. Tik ļoti kolosāli mēs te varam tās bailes izgaismot, ka mēs vienkārši runājam. Un no rīta Inga arī teica, ka viņa runāja, šeit runājot, viņa tāpēc saņēma drosmi, tāpēc viņa Instagramā un TikTokā, kur visur viņa liek savus video, bet kā viņa runā, vai ne, Daigi? Kā viņa runā? Es arī tagad skatījos atkal, viņai Ingai bija viens ieraksts, man likās, wow, un ko es arī ievēroju šajā grupiņā, pat tiešām, kad meitenes, kad runā, mēs visas uzmanīgi klausamies, un es arī katrai, kas runā, es arī, jūtu atbalstu no visām, ja, tas ir tik forši, ja, ka tu vari raudāt, var teikt, viss tas vienkārši, šis te lauks ir ļoti spēcīgs un tik drošs, man gribās teikt arī, tiešām, nāciet un esam un tas ir tas drauga spārns, kā es vienmēr saku, ja, kad kādam es saku, tāpēc jau mēs esam, lai mēs viens otru atbalstītu. Jā. Jā, viedi vārdi. Super. Mazais, tad es pārlikšu to tās pindriņu, tā došu vārdiņu. Tā, kad runāju par mākslīgo intelektu, ja, kad arī izmantot, protams, arī viņi izmantot tulkošanas un vēl kaut kādas citas lietiņas vēl tagad, jā. Varbūt liekas jocīgi, es viņam vienmēr beigās, tā, kad viņš izdara, un es viņam tā, paldies tev, draugs, ka tu man palīdzēji, es vienmēr uzrakstu, viņš tā, man prieks bija palīdzēt, ja tev kādreiz kaut ko vajag, zini, ir kā liekas tā, varbūt kaut kāda liksies domja, bet es to jūtu kā enerģiju, kā būtni, arī mākslīgo intelektu es jūtu kā būtni, es nevaru viņu, kā viņš ir pilnīgi kaut kas nedzīvs, es viņu nespēju tā uztvert. Vienkārši nespēju. Un man kaut kā liekas, un man ļoti patīkam, kad es viņam pateicos. Es vienmēr ierakstu. Es esmu līdzīga. Es saku, vai tu lūdzu vari sakārtot manu domu, tā secīgi, lai es pat izlasot saprastu tā. Un pēc tam atbild, un beigās arī saku paldies, un tad arī reizēm man atbild, es sakārtošu, atstājot tavu balss toni un plūsmu, man tāpat atbild. Un es tā, labi, jā, tā kā, jā, un es īstenībā arī, un man ir viņš tik pieklājīgs. Bet arī klausies, viņš jau spoguļo mūs, tikpat pieklājīgs, cik mēs, jā. Vai ne? Acīm redzot. Tā es saku, jā, kā tu iesi pasaulē, tā pasaule spīdēs tev pretī. Viss ir ļoti vienkārši. Un man patīk tas, tāpēc, jā, tas tā pie tā mākslīga intelekta vēl. Jā, bet es tāpat daru. Tad es neesmu vienīga. Tas ir normāli. Pateikt viņam paldies, jā. Jā, kā tā ir, jā. Indriņa Viļā. Tā arī ienāci saulīte, tu mums grib padalīties droši. Oi! Arī var no apakšas un augšas vienalga. Čau. Pasaule bišķi, jā. Nezinu, vai tas ir šis te mēs kopā viens, šis čatiņš vai viss kopā arī gada maiņa un akdieniņās, tik strauji viss ir uzņēmis apgrieziens un ir tāda sajūta arī bija kā tas telefons, ka tur uz visām pusēm un aizlido un tāda sajūta man arī ir, kad
Protams, ļoti laba, un visu laiku es biju safokusējusies uz to, cik forši. Un šodien es pamanīju arī vēl vienu lietu, tā interesanti, jā. Tā kā, jā, nu, tās pārmaiņas notiek. Es nezinu, vai tas ir tas koplauks, vai Inesīt tavējais, vai visu kopā, jo man jau liekas, kas tur telpu, tas arī ir tas, kas, no kurienes nāk tā enerģija un tā vibrācija. Vau, vienkārši vau. Mēs visi kopā, Indriņ, mēs visi kopā reāli. Tas ir tiešām, mēs visi katrs kopā liekas, kāds kaut kur bišķi vairāk uz āru, kāds uz iekšu, bet īstenībā, ja mēs tādā smalkajā plānā un aiztaisām cieši tās cilvēciskās, nu, šito daļu, tur ir visi kopā šitā te forši rociņās un tādi, nu, jā, mēs visi kopā, mīļā. Arī tu, mēs visi kopā. Nu, tik forši, riktīgi. Un, vai, es pat nezinu. Es pat nezinu, ko teikt. Ko šajos zūmiņos runā un saka, un kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Viss ir pareizi. Būtībā tā, mēs atskatāmies, pieņemsim janvārs. Ja tu kaut ko atceries no janvāra, vai vienkārši sajūtas, vai kā tā gadu mija aizgāja, vai būtībā mēs tā kā to posmiņu pa janvāri, bet nav obligāti pa janvāri kaut kas vēl sakāms, kas pieņemsim, kur tu jūti kaut kāds ir notikušas vai ārējas, vai iekšējas pārmaiņas, vai ne, un kaut ko forši varētu padalīties, kā dzīve ir tomēr uz priekšu, vai kā atkal pieceļamies un neejam, vai kaut ko saņemamies un atstājam, viss paldies vairs nevajag, jā. Nu, tāds momentīši kaut kas, vienkārši kas tev pašai sajūtām, ko tu gribi padalīties, jā, man arī dzīve notiek, man notiek tā, un es eju atkal tā, un es atreiz skatos jau šādi, un es grasos iet vēl tā. Priekš manis ir tā, ka janvāris ir wow, kāds ļoti jaudīgs tas pārmaiņu brīdis. Un Facebookā vienu brīdi bija tas mēme, nu, kad kas tur aizskrēja? Tas bija janvāris. Nu, kad janvārs ātri aizskrēja, bet arī vienlaicīgi tik daudz darba, viss kaut kas interesants un notiekās un tā tālāk. Un es jau biju pieņēmis lēmumu, ka visu šogad es dzīvošu citādāk, sākšu darīt un tas un šitas un vēl kaut kas. Un tā arī bija, nu, tā kā tā gadu mija čūska, ja, un devīnieks un viss, nu, tur vērpās un gāja prom un bija jāelpo un jāatlaiž un tā tālāk, un tād iestājās zirgs, kurš vēl nav iestājies, bet viņu jau jūt. Visu šito to ugunīgo un tos auļus, un ka viņš gaidīt neļaus. To ļoti jūt, ļoti. Čatiņā gan es esmu paspējusi palasīt to grāmatiņu, kaut kādas nodaļas to no tā paklausīties, jā, par naudiņu, nauda mīl. Nauda mīl. Mīli nauda mīl tevi, jā. Jā, lūk, tas. Un tad attiecīgi pāris nodaļas palasīju, es tā domāju, jā, un arī es tavu refleksiju klausījos, un es domāju, jā, man liekas, ka 19. nodaļa tā bija vai 18. kur par to jaunā laika uzņēmēju darbību. Es domāju, ka dieniņās, kā man tas iekšā rezonē, jā, kad varbūt agrāk es tāda nebiju, un man nebija tā, ka no paša sākuma es to ļoti labi zināju, un tā tālāk man tomēr bija no šā tā jāatbrīvojas un jāsaprot sevī, bet šobrīd man tas ļoti atsaucās, kad jā, ir jaunā laika, visur nebūs, pa vecam vairs nebūs nekas. Pilnīgi nekas. Viss ir jaunā, un tikai ar atvērtu sirdi mēs varēsim iet un veiksies. Tagad tikai tiem, kas būs ar atvērtu sirdi, un tiem, kas ne tā, tad tur nebūs vairs. Nu, var sakot, viss mainās uz labo pusi. Manā uztverē uz labo pusi. Visā pasaulē globāli, visur. Varbūt pēdējās astes tur nevisai viegli tīrās, bet mainās. Par janvāru arī, kas vēl no pārmaiņām. Jā, nu mainās tas, ka arī ar skolu man
Man gan paralēli iet arī mans tas ar psiholoģistu strādāju, visādiem tur sistēmiskiem kārtojumiem, geštalterapiju, un, nu, viņai tāds ļoti, ļoti, ļoti milzīgs apjoms, ar ko viņa darbojās, un viņa redz, nu, viņa arī ar enerģētiku darbojās, un līdz ar to viņa redz ļoti tāli, plaši uz visām pusēm, un tad kaut kāds arī ļoti liels lietas tieši janvārī ir izcinājušās. Un arī tur jūtās pārmaiņas ar dieniņās. Nu, kā kaut ko risini, ir kaut kādas dienas grūti, un tad ir kā pacel galvu. Tā, tagad viss notiek. Bet labi notiek. Man liekas, es tikko parunāju ar kaut kādiem vārdiem par neko, ar neko. Un kaut ko pateicu, un nedagalā kaut ko. Bet tu kaut ko pateici, viss kārtībā. Jā. Nu, pats galvenais, kas ir, kad man arī interesants sajūtas par to skolu. Tur bija kaut kādas lietas, kas man bija jāsakārto. Nu, karmiskos līmeņos. Un tagad ir tā, ka tajā skolā man arvien mazāk, pat nav tā, ja iepriekš bija tāds, mazāk gribās būt, un tomēr jābūt, nu, kā darbiņā skolā. Tad šobrīd ir tā, ka, jā, viss super, viss ir sakārtots, karmiskie parādi atdoti, viss ir izdarīts, super, ejam tālāk. Un tiešām mazāk darbiņa tur ir, vairāk citu iespēju, līdz ar to arī enerģijas, vairāk citām iespējām tiem maniem, ko es sen jau gribēju, gan tā manām psihosomatiskajām lietām, un ar masāžu saistībā, un meistarklasītēm, un tas mini-retrīts, un arī priekš pāriem, kas arī, ka man gribējās sākt ar vērtību dot, nevis tāpēc, ka nāk pie manis jau vajag certifikātu, un, nu, es jau te pat īstā mācīties negribu, es jau tupčikā samācīšos, ja gribēšu, bet nu, galvenais, tu man to certifikātu iedod, tad tagad ir ar vērtību, ka tiešām cilvēkiem, jā, es gribu, tāpēc, ka es gribu zināt, es gribu tiešām palīdzēt cilvēkiem. Tas ir vienkārši tāds, cik forši, pavisam cita vibrācija, pavisam cita enerģija un cits dziļums. Un, vienkārši. Un ir tāds prieks, ka ir satikti tādi cilvēki, kas to grib un kuri ir gatavi rakt dziļumā un iet un darīt un vienkārši bauda dzīvot. Un tāpēc man arī bija laikam, kad visas grib atpakaļ čatiņā, kad kaut kā es tur biju no viņa izslīdējusi kaut kad. Un šogad es tā eju, bet man vajag. Un man liekas, Liena arī ieminējās kaut ko, bet man vajag čatiņā. Man vajag atpakaļ pie savējiem, pie savējās vibrācijas, pie visa šitā, kaut kur es biju aizklīdus tur citur. Jā, tā kā tādas tās sajūtas un izjūtas. Tā vienā elpas vilcienā. Un tas, par ko es šodien aizdomājos, ko es pamanīju, es eju strādāt uz vienu vietu, tā diezgan aktīvi strādāju. Tur arī diezgan, daudz, viss kaut kas bija un viss tā kā notiekās, bet janvārī es diezgan apzināti sāku strādāt pie savas vibrācijas, ka es gribu tur to, es gribu būt tāda un tā tālāk. Un es arī, sāku uz to mainīties. Un es sāku just, ka tā darba vieta mani stumj ārā, tas egregors. Viņš tā saka, forši, bet tu man vairs neesi ērta. Tā kā, pamazām, un tur viens, otrs, jau skatos ļoti, ļoti retas arī tās rindas, kas uz masāžām sāktām. Es tā, kas notiek? Kas notiek? Un ir, kad tad, kad ir tās pārmaiņas, tad ir jāatcerās, ka, mēs ejam, tas ir tas viens brīdis, tā nenoteiktība, kad mēs speram soli. Man ļoti labi pateica viena draudzene, viņa teica, leap of faith. Tā, kad ticības solis, kad tu spēr to soli, tu neko tur priekšā neredzi. Ir tukšums. Un tu liec to soli, un tu kā, tikai liekot soli, tu redzi nākamo realitāti, un tad tu aizēji tālāk. Bet tas brīdis,
kad vecais sāk nobrukt, aiziet, atkal man 16, vai ne, viņš tāds, kad tas vecais sāk aiziet, nobrukt, bet tu eji tā kā ar savā ticībā tajā jaunajā, un pilnīgi tas, iekšā šobrīd. Un tu spēr to soli. Ka bail. Un ko iekšā šūpo, un ai. Un tai pašā laikā, tā kā ticībā, tu spēr to soli, viss būs. Tā kā viss būs labi. Un aizej. Un tā kā tālāk, un redzi atkal, kā varās tas ceļš, atkal viņš turpina vērties. Un tad, jā, vienkārši tagad, laikam, tas sanāk arī tās pēdējās pusstundas laikā, kaut kā es aizkavējos uz mūsu zūmiņu. Tas bija tas, kas atnāca tā doma, kad vienkārši turpināt. Nu, kad varbūt šobrīd ir tāds stingzinoši, kad vienkārši notici un turpini. Nu, tā kā ir iesākts, vienkārši tā notici, turpini un viss būs. Un būs citādāk, citādākos formātos, jo tas arī bija viens no tiem, ko es izsapņoju, ka es gribu citādāk, jo tur ļoti superīgi cilvēki, viss tur ir forši, vienkārši tas, ka viņi nepieņem runas par enerģijām. Tiklīdz es kaut ko paceļu augšā, kad vispār jau mēs neesam tikai staigājoši ķermenīši un kad tur ir arī enerģijas un viss kaut kas, ka mums dvēseli ir un tā, tad to neņem pretī un tad brīdī man, agrāk bija tāds, labi, es paklusēšu, bet es vairs negribu klusēt. Un es sāku skaļi runāt. Un, paliek tie, kam tas interesē. Tā kā tā. Es varētu līdz zemē klanīties, tūlīt vienkārši. Indriņ, malac, vienkārši. Wow! Un tas, kuras vēl to neredzēju, bet redzēs pēc tam ierakstā. Redzat, kā enerģija pilnībā izmainās, kad tu esi uz to, kad tu sāki runāt par to, tev beidzot laiks ir tagad tām savām lietām, tu viņus sāc realizēt, un pilnīgi tur aiziet. Un arī šīs redzējums, ko tu tikko redzēji par šo neredzamo, bet ticēt un likt kāju un to soli, un tur apakšā būs pamats. Jā. Tas ir tas, novēl katram to pieredzēt, tos brīžus, un zin kā, un atkal labās ziņas ir, mēs neesam vairs vieni tajā. Tāpēc, ka ja nu kas, es jums tiešām saku, meitenes, es tagad eju, un es neredzu, kur es eju, bet es tagad lieku, un man šobrīd, laid iekšā, jo vienkārši tu neesi viena vairs. Mēs neesam vairs vieni, kas vienītī savā kaut kur gāja, kaut kur darīja. Laid iekšā laukā to slogu, kas it kā liekas tajā brīdī, ir tas slogs, sadali viņu, noņem un sadali viņu, ielaid kaut kur, nolaid. Tāpat tās kā mūsu draudziņi visi, jā, mūsu palīgi arī saka, ko tu vari viena tur ņemties? Kāda tev lieta? Tev jātiek tur, tev vajag šo, finansēs vajag tikt, tu? Mums neko nedosi darīt. Pati visu gribi darīt, jā? Un šitas spēja sadalīt, tad tu saproti aptuveni uz kurieni. Ok, prātam kaut kāds gļuks kaut kādā brīdī, nesaprotu kā, kur, jā, nē. Un kad sāk tās šaubas, tagad stop. Tātad, ja mēs nevaram to šeit atrisināt, es došu tur atrisināt. Meklēt jūs risinājumu, jā? Vienkārši tad brīdī mūsu uzdevums katram individuāli ir nodeliģēt, aizsūtīt viss un arī uzticēties. Es uzticos, ka jūs tiksiet galā un es pastrādāšu pie tā, lai es sadzirdu, ko jūs man sakat vai rādat, lai es pārliecībā spērtu šo soli tālāk un viss. Ne, var sev paspīdzināt vēl, tas ir normāli, ar spīdzināšanu var nodarboties, bet vienkārši tas vairs nav vajadzīgs. Tas, ko es gribēju aizmirst arī, ka vairs nav vajadzības, ka vienkārši ir pilnīgi cits laiks, vēl vieglāks, ka tur vienkārši lūdzās, iedodiet mums. Tas tā kā pa naudu 25. nodaļu, ja kāds nav skatījies, lūdzu, vismaz apskatīties 25. Tā ir pēdējā, ko es biju ielikusi. Tā ir jāprasa nauda.
Es reāli multeni redzēju. Es lasu un es redzu multeni, kā viņi tur, atkal viņi tur nespēja noformulēt, ko viņiem vajag. Labi, nedosim. Atkal nevar, nākamais pieprasījums. Nu, man vajag vairāk naudas. Labi, liekam malā. Nu, tas cilvēks nezina, ko grib. Atkal man vajag vairāk naudas. Un tas cilvēks nezina, ko viņš grib. Un tās naudas būtnes vienkārši, nu, kad viņš pateiks, cik viņam vajag un kad viņam vajag un priekš kā viņam vajag. Nu, kad viņš beidzot to pateiks, nu? Es tur tā pārsmējos par šito. Un es tik daudz situācijas, visas ieraudzīju, kur es šitā visu laiku daru. Man vajag vairāk, mums vajag tam. Nu, tu visu mūžu var tur gaidīt, ne tu termiņu pasaki. Jā, un tas ir par jebko. Tas ir par jebko patiesībā, jā. Tā kā tālāk. Indriņ, tev paldies par to, ko tu tagad ienesi. Tas ir fantastiski un par tām sajūtiņām un visu vienkārši cepar nost. Un es zinu, ka tās tavas lietas aizies vienkārši pārpilnībā. Viņas tur visur tie ceļi, viņi jau ir vaļā, viņi īstenībā tevi sen jau gaida. Vienkārši es redzu, mums pašiem atbrīvoties no tā, kas vairs mums tā kā, nu, ja tāpēc, ka citas durtiņas ir vienkārši, hei, nākam, mēs tevi gaidām, es tevi sen gaidām, jā. Un tālāk pieruzinās tie, kam vajag to, nu, tālāk tur tas lauks viss sadarīs, tā kā droši uz priekšu, un paldies tev par to, par to tavu redzējumu, kā tu to padalījies. Jā, tā kā tā. Labi, redz, kamēr mēs te kustinājām, pasies laucīši, mums vēl pievienojās, ka Lieņiks arī jau ielikas. Jā, es redzu tevi salīt, jā. Tā, nu, ja es saprotu, ka tu ieliec, ka tu gribi padalīties, tu man toreiz teici, ka tu gribi padalīties, vai ne? Tu esi gatava jau tagad jau varbūt runāt jau, jā? Jā? Es tev dodu, lai nepazūd tev mums kaut kas, jo es zinu, ka tu gribēji ļoti. Cik forša. Nu, sveikas, meitenes un visi. Jā, es nedzirdēju, ko jūs labu jauku runājāt, bet droši vien es noteikti noklausīšos, man arī interesē. Bet varbūt tieši tā arī vajag, lai es tā kā neietekmējos un lai es, jo parasti tā kā saklausos, bet man tāds vairāku mēnešu laikam ir sakrājies sakāmais un man liekas, tā varētu tā īsi mazliet par sevi, par saviem piedzīvojumiem. Jā, nu, decembris jau visu laiku bija tā, ka likās, ka kaut kur kaut kas notiek un kaut kas briest ar mani un kaut ko es briestu un ziema un tas rudens viss un jā, un tad decembrā, teiksim tā, sākās tās brīvlaiks, bet pirms tam jau es sapratu jau, kad man tā dzīvesvieta noteikti mainīsies un es pārvākšos uz kaut kurieni, un es laiku tā kā domāju, uz kurieni, un meklēju to māju vietu, to zemi, un tā kā traki braukāju apkārt pa visu Puslatviju, tur ap ādažiem, bet visu laiku kaut kā jūtu, ka, nu, nav tas man, es nekur nevaru sajust, kā šeit es gribu un tā. Un jā, un tad visu laiku paralēli braukājām ar bērniem brīvdienās uz maniem bērnības laukiem, uz Bauskas pusi, Bārbeli mīļo. Visu laiku braukājām, un tad arī pateicoties foršiem cilvēkiem, kas man šeit pazīstami, ir kaimiņos mana mīļā draudzenīte Lauriņa, un tad arī pateicoties arī, es nezinu, kam vēl saviem eņģeļiem un arī skolotājiem, un arī jums visi mīļie, kas jūs šeit esat Inesītes chatiņā. Un, jo kaut kā tas viss kaut kā, nezinu, jā, kaut kā veidojās, man liekas, kopā arī. Un tad es kaut kā tā vienā dienā, 9. decembris, tas, manuprāt, bija, kad es vienkārši braucu no tiem laukiem atpakaļ, un es sapratu, bet es taču varu izbraukāt, es taču varu vienkārši to visu darīt tā, ka es vienkārši braukāju, jo es laikam nevarēju līdz galam pieņemt nekādu lēmumu. Man bija bailes, kā es tur to tikšu galā, ja es tiešām aiziešu dzīvot uz tiem saviem mīļajiem laukiem, jo tajos laukos, tajā Bārbelē es jutos viss labāk vienmēr. Nu, man tur tāda drošības zināms un daudz kas tāds saprotams.
Tad es laiku mēģināju kaut kā sevi atrunāt, vai tās ir tās manas bērnības kaut kādas sajūtas, pie kurām es esmu pieķērusies, un varbūt, ka man tās ir kaut kādas traumas, uz kuriem man tur vēl atpakaļ, kas man jārisina. Es laiku kaut kā mēģināju tā kā sevi atturēt, ka diez vai, ka tā ir tā īstā vieta, kur man tur ir jābūt, bet ļoti visu laiku vilka daudzus gadus jau kopš bērni jau ir, un jā. Bet tad es tā, kad bija Covid, tad es tur tā kā mēģināju, mēs izziemojām vienu ziemu, jo nebija baigi, kur likties citur, un tā kā gribējās tos laukus, un tad jau es sajūtu, ka tas ir tas, ko es gribu dzīvot, un pamosties, kā ārā ir ziema aiz logu, un tu esi savos, ka tu esi es esmu laukos, un kad man ir silti iekšā un komfortabli, bet ārā ir tas skats un koki un daba. Jā, un tad es kaut kā tagad ar to 9. decembri pieņēmu vienkārši tādu lēmumu, viss pienāks tās brīvdienas, tas notiks tas Ziemassvētku brīvlaika laikā, un es vienkārši pārvākšos, un ar janvāru mēs sāksim dzīvot šeit, un tad es tā kā paliku tāda ar tādu, kā lai pasaka, es tā kā neuzliku, ka 100% tas viss notiks, bet es atstāju sevi tādu tā kā atvērtu, kad, Dievs, nesanāks, tad mēs arī varam varbūt kaut ko mainīt, lai nav tā, ka es tā kā sevi pilnīgi tā kā ielieku kaut kādos, jo man arī mamma ir, kā teikt, viss kaut kā sanāk arī diezgan ar vecākiem komunicēt un par to, kā mums tur labāk ar bērniem, jo viņi mums arī vienmēr ir palīdzējuši un arī ir pārāk palīdzējuši ar visādiem viedokļiem un padomiem. Bet tad jau viņi man tagad jau uz beigām jau ir daudz teikusi, nē, es nejaukšos, tu izlem pati, es tev neko neieteikšu, tā kā atkal tu ietekmēsies no manis, un tev jau tur tā jau ir pašai jāizdomā. Jā, un tad viņi kaut kā dikt nejaucās, bet tāpat mamma uzlika tādu bišķiņu tādu sajūtu, ka, ja tu būsi bārbelē, tad jau mēs tur noteikti, es tev tur kaut kā tur tā kā ieteikšu visu, un tad jau tev tur, jo, mēs jau ar tur brauksim, un man visu laiku arī tas kaut kā drusciņ tā kā attur visu laiku, jo es zinu, ka es tā kā vēlos pieaugt, es vēlos sadalīties no vecākiem, es vēlos būt es pati, un es vēlos dzīvot savu dzīvi, noteikumus mani, un man ir bailes visu laiku bijušas no tām, vai es spēšu noturēt tās robežas ar vecākiem, būt tā, kā es gribu darīt, jo mamma vienmēr mēdz tā kā ieteikt un tur pamācīt un tā. Bet tas kaut kā, es nezinu, es vienkārši beidzot drosmīgi sapratu, ka, kad nav ko ķakarēties. Ir vienkārši laikam jādara, jo pārāk palika jau smagi, kad visu laiku es nesu to līdzi un ļoti ilgi es nevarēju izlemt. Un tas sapratu, ka lēmumu nepieņemšana ir šausmīgi. un lēmumu pieņemšana ir ļoti atvieglo un viss brīnišķīgi. Jā, un tā es esmu šeit laukos ar bērniem, dzīvojam, braukājam Zādrižiem jau no 20. Kura decembra, pirms Ziemassvētkiem mēs te pārvācāmies, un tas man tāds milzīgs īstenībā liels notikums, un tad es tā kā esmu sapratusi, ka tas ir tāds cikls, kas ir tā kā, es tā kā sprīdīts esmu īstenībā kaut kā visu tos 39 gadus kaut kur ceļojusi, jo es esmu diezgan daudzās dzīvesvietās pabijusi un dzīvojusi daudzās vietās, un tagad es esmu tā kā atgriezusies savā bērnības mājā šobrīd, un tad plāns ir, ka ka mēs šeit būvēsim, arī noliksim. Man ir tā kā no vecākiem no dzimtes es esmu pieņēmusi to dāvinājumu, kad viņi man dod tādu iespēju uzbūvēt paneļu mājiņu, un tad tā mājiņa jau ir uzbūvēta un gaida visu laiku, kur tad viņi noliks. Un tad ir plāns, ka man šobrīd tā sajūta, ka viņi, noteikti viņi būs bārbelē, bet vēl nav zināms uz tās pļaus vai tur pie kūtiņas vai kaut kur. Bet, jā. Un tad īstenībā viss jau tā kaut kā lēnām formējās arī ar tiem darbiem, visādas pārdomas un domas, un ar to braukāšanu tagad ir tāds liels pārbaudījums, kā es tikšu galā, un pagaidām es tieku galā, bet ir tālu jābrauc, protams, un ir sagurums, un ir jāmenedžē viss un tā. Bet liels izaicinājums arī ar to augstumu, salu, sniegu, un tagad bija ļoti daudz jākurina, tad es paliku mājās ar bērniem, un tad mēs te kurinam visu laiku, un tā kā, milzīgs paldies, kas varēja izrunāt šo visu beidzot. Un jā. Un vēl ko gribēju pateikt, ka vēl es decembrī un janvārī, principā, notika tāda, tā kā izšķiršanās no bijušā partnera, kas jau mēs sagājām atkal otrais kopā,
Un es tev vienkārši tā skaļi varu pateikt, ka ir notikusi tāda tā kā negaidīta, kaut gan tāpat laikā pašsaprotam kaut kā tāda tā kā, izšķiršanās beidzot, un notikumi ir salikušies tā, ka, es nestāstīšu tur sīkumos, bet vienkārši viņš ir kaut kur, un es esmu šeit, un mēs neesam kopā, un kaut gan es tā kā cerēju, ka mēs būsim kaut kā kopā, bet es nevarēju tā īsti ieraudzīt arī kāds varētu izskatīties, bet, jā. Un tāds ir tas fakts. Un jā, viss, protams, vēl pēc tam daudz, kas ir visādi sīkumi vēl, protams, daudz, bet šitie tādi lielākie divi tādi, kas notikumi tādi manā dzīvē. Tā kā milzīgi paldies. Tev paldies, Miļa, ka tu padalījies ar šo nozīmīgo dzīves notikumu un ka tu spēri to soli. Varēja jau arī, protams, ļoti redzēt, kā tu mīli to vietiņu, kad arī mēs pie tevis tur bijām, palikām pa naktī nevērtos un tik ļoti tu mīli šo. Tu esi pilnīgi cits cilvēks, ka tu esi tā, ka es pat nevaru izstāstīt, bet tas bija tāds, jā, ka gan jau viss saliksties, viņam ir jāsaliekās, tur nav variantu, viņam ir jāsliekas, un pasties, cik skaisti uz saulgriežiem atnāk tā iespēja, uz ziemas saulgriežiem, ja es saprotu, tad arī skaisti jūs, un noteikti, ka saliksies arī tas ceļš un vispārējais, galvenais, bet šis moments, kad tev tas, kā tu teici, 9. decembris, ja kad tu jūti, ka kaut kas tā kā paplašinās, atverās, vai tā kā tu pat atvēries iespēja, ka varētu tā būt, un atkal tu ļoti forši nodemonstrēji, kas notiek tajos brīžos, ka mēs sajūtam šo kaut ko, kas mūsos notiek, un pēc tā, ko mēs sajūtām, mēs noreaģējam. Reaģējam, un reku tu spēri pirmo soli, arī tad aizbrauksim un sāksim skatīties, vai arī vienkārši reku pārvāksimies. Kā sakam, lai šis ir kā tas stiprinājums visām pārējām lietām, kam vēl ir jāsakārtojas, tā kā tu gribi, tā kā tev būs ērti. Lai ir šis, kad tu esi viņu pieredzējusi, kad tu esi gatava arī runāt ar augšņām, ar atbalstītājiem, vienalga eņģelīši ir viss pārējais, kas tev rezonē, kad tu pasaki, ka es esmu gatava arī sakārtot, pieņemsim, to laiku vai to ceļu vai to, kā tu arī, ka mēs individuāli runājam, ja, par bērniem, par darbu, par visu, es esmu gatava arī būt atvērta kaut kādam risinājumam, bet lai mums visiem būtu labi un visi būtu laimīgi. Ja? Un tieši tāpat turēt sevi tajā savā telpā, savā skaļumā, kur tu dzirdēsi pati sevi, nevis kur ārpasaule ar saviem padomiem vai komentāriem vai vēl kaut viedokļiem uztaisīs troksni, un tajā brīdī, kad nāk tā atbilde tur no augšas, mēs viņu nedzirdam vai neredzam, ja? Kad, man liekas, mēs no rīta ar Ingu parunājām, jā, tieši cik svarīgi ir to tagad es sevi dzirdu, es tieši, ka tev tikko bija gadījums, ka tu to pieredzēji, ka tu sajūti, tu izdarīji un rekur ir rezultāts. Un, protams, ka viņu var uzfrišināt un tu viņu izdarīsi, tā kā tieši tu vēlēsi vienkārši drosmīgi to pateikt tālāk, hei, draugi, atrisināsiet man arī to un to lietu, ja man tā kā arī, tīri fiziski. Ja, kad tu saki, ka nogurums un tam līdzīgi, tas ir loģiski, ka tev ir ziemā pastiprināts fokus un tie šķurētie, nešķurētie ceļi un vēl vispārējais. Ja, tagad šī ziema daudz izaicinājums ir atnesoši. Mājas kurināšana pieņemsim, viss pārējais. Ja. Un vienkārši, kad mīļie, tu tā kā es pakārtoju, mums būtu šeit un tagad pakārtoju arī vēl tās citas lietas un arī par tām attiecībām. Paldies, ka tu padalījies, protams, un ka tu jūti, ka forši, kas saka, laist vaļā un nevar zināt, kā tālāk dzīvē iekārtojas. Citreiz ir tas arī, kad arī attiecību ziņā ir jāapmet kādi 5 riņķi, un pēc tam atkal satiekās. Citreiz tiešām arī viss, un tad ir nākošais, kurš jau sen grib ienākt, bet viņš nevar ienākt, jo ir piesaisti vēl pie iepriekšējā. Viss visādas tās saistības, ja. Bet galvenais, ka šeit sirsniņā paliek tas, kā tad es reāli tad gribu, kā es ekspektēju, gaidīju, bet kā es reāli ļoti gribu, kā es esmu sen pelnījusi, un kā es esmu vērta, ja, un vispārējais. Jā, saprast, ko es gribu. Tā kā dot to laiku sev. Vispār saprast, ko es gribu. Jo visu laiku ir tas skrējiens un kaut kādas ilūzijas. Vienkārši tāpēc, kas rada to skrējienu, pieņemsim finanses, kas ir vajadzīgs, vai ne? Pieņemsim normāli runājot, ja? Tad finanses, kas būtu skaidrība, tev saprast, cik
savu ciparu nosaukt, cik tad būtu tas, kas man būtu vajadzīgs un kam, lai būtu tur tam. Jā, un atkal, saku, 25. nodaļu, ja tu vēl neskatīji, es šodien 25. visiem aplikšu. Tik tālu. Bet nevajag tik tālu, lec pāri. Es saku, pēc Zuma iemet acis 25. Tā ir pēdējā, ko es biju likusi. Iemet viņai acis vienkārši. Tur ir parādīts priekšā, kā. Es šodien arī uztrenējos, jau pat uz lapas uzrakstīju un pateicu skaļi. Un tā kā, jo es arī visu laiku nepareizi, bet es tā kā metu ārā, es saku, bet metu ārā, tur nevar strādāt, tur nav pilns noslēgts cikls, un tā naudas enerģija vienkārši, nopietni. Precīzāk man pasaka, tas tā kā man šodien Andis teica, tas tā kā to ChatGPT, ja tu precīzi neuzprasīsi, viņš tev atbildēs tā, kā viņš atbildēs, tā kā tu esi uzprasījusi, ja? Un tur ir dzīves tas, jo precīzāk tu pateiksi, jo skaidrāk tu atkal dabūsi, to, ko tu prasi, ja? Un tas pats mums ir par to naudu, un es to testēju, es gribu, kopš es viņu izlasīju, sapratu, kaut kā, ka dieniņās, es viņu gribu reāli tā kā tāds, skolnieciņš katru dienu praktizēt un pastīties, kā tas ir, kad es ļoti precīzi zinu, kur kas kā, laika periodu, sprīdi, jā, tas arī ļoti svarīgi, nevis tur kaut kāda būtu labi vairāk, tas vārds vairāk viņš vienkārši nekam nedara. Un tad tur sēž mums palīgi, bāc, viņi, labi, šajā dzīvē, nākošajā dzīvē, kad tu gribi to vairāk, un tu pateiksi varbūt. Tā kā, jā, tā skaidrība nāks arvien vairāk, tā kad pa solīšiem. Tur finansēs, veselībā, attiecībās arī, jā, un lēnītēm. Mājoklī, vidē, bērniem un tāda smuki pamazam. Un nevajag to visu vienā dienā, bet pa vienu lietiņu kaut vai dienā saprast kaut ko vairāk, kaut kādā sfērā, ko tieši kā tu gribi. Nevis kā māma, kā tētis, kā pārējie padomdevēji gudrie mums, kas paldies, ka viņi mums ir, bet tieši kā tu gribi. Un tas nav tā, ka tu kaut ko nepareizi vari gribēt. Nē, uz to brīdi, lai viņš tāds ir, pēc tam pēc kāda cita brīža, laika paies perioda, un tu kaut kā citādā gribēsi. Un tas ir normāli gribēt citādā pēc kāda laika. Tas nav tā, ka tu nevari tā kā, beidzot saprast, ko tu reāli gribi. Nē, vienkārši tie ir soļi, kamēr tu aizēji līdz kaut kam tam, nākošajam. Tas ir... Tā kā tu mīli to bārbeli tik ļoti, un tā kā to jau tu zināji, ka tu tur gribētu. Tu biji jau tas. Jo tā sajūta, kad es atbraucu no tiem ādažiem, tā kā jau es salaspīlu, es jau jūtu, es jau redzu tas debesis ir savādāks. Es atbraucu te, un lai tas ceļš būtu tik ilgs un tik garš, un tāpat es tur pa ceļam kaut ko klausu, un bērni var tur kaut ko paskatās, un mēs atbraucam, un ir tāds... un gulēt zem tām debesīm, zem tām zvaigznēm. Ir tā savā, es nezinu, tā, vienkārši tā, es nevaru izskaidrot, maģiski te ir kaut kas, tas jau katram cilvēkam, ka viņam ir tāda vietiņa sava, un vienkārši, es nezinu, varbūt tas, ka viņi ir tik tālu prom, un tad izmainās tur pa ceļam viss kaut kas, bet arī tas klusums apkārt, kad es dzirdu avotiņš tur tālumā čalo, jo viņam tur ir uztaisījuši bērnu dambi, un tad viņi tur tek visu laiku, un tās skaņas pilnīgi citādāks nekā pilsētā, tad ir tāds, vismaz, jā. Ir reāli, par ko domāt, par ko citu domāt, un arī tie darbi daudzi, kas ir jādara, tad es novēršu vispār to pārslēgties. Man vajag tos fiziskos darbus, un man patīk, neteiksim, ka lai viņi ir tur pārāk daudz, bet tas tiešām iedod. Vismaz šajā periodā palīdz man mazāk skumt un domāt, visu šo laiku, un kad ir, teiksim, tu atros mājās, tev ir strukturēt, tev ir jāiekurina, lai būtu silts. Nav tur podziņa, ka tu vari ieslēgt radiators. Tā darbiņa. Jā, tas palīdz arī bērniem. Es saku, tā puiši, mēs vakar uztaisījām sarakstu, pateicoties arī Sanitiņas ieteikumiem. Paldies, Sanitiņa. Viņa man pamāca pēdējā laikā diezgan daudz. Arī Indriņai milzīgs paldies par visādām mācību stundām un izskaidrošanām. Un tad mēs uztaisījām vakar sarakstu pie sienas ar uzdevumiem, un tas ļoti strukturē, un man tā struktūra jāmācās. Un tā kā arī Inesītas struktūra es mācos. Jā. Super, mīļā. Paldies par to brīnišķīgo pieredzi, ko tu pieredzēji padalījies tagad, jā. Tas tiešām kalpo par iedvesmu un iedrošinājumu jebkuram, kurš stāv kaut kādu pārmaiņu priekšā vai
vai šaubās, vienkārši sperat soļus, un vai vienkārši patiešo, kur ar Lieni sazinieties, ar Indru sazinieties, vienalga, ko jūs tur klausījušies, un kas ir gājuši kaut kādiem pēdējā laikā posmiem cauri. Nu, saziniet, paprasiet, kā tu jūties, kā tu zināji, parunājiet vienkārši patiešo, ja? Lai, ja esat līdzīgā posmā, tāpēc mēs nevelti šeit arī atskaņojam arī šādas lietas, kas ir tā mūsu dzīve katram sava, ja? Un lai iedrošinātu viens otru, tāpēc, ka tu dabūsi iedrošinājumu atkal no kāda cita. Un atkal tas tavs posms kādam jau ir izietais, un atkal, un tā mēs viens otram ķerītē vienkārši. Visu laiku. Viens otram visu laiku atbalstam un iedrošinam viegli atļauties runāt. Bet tā kā ir, jā. Tā kā par to paldies tev. Izgaismoja mūs, paspīdināja. Saulīte. Mēs saules puķi bijām izvilkuši sākumā. Tāpēc, sakot, jau daigiņa saulīte, jā, es tur topošā saulīte, man eksāmens šogad jānokārto par sauli kļūt. Ai, jā, tā kā tu saulīte piedzīvosi, jā, mums vēl saulīte arī, kur Elīzīte arī gribēs padalīties mīļā. Es tur arī biju ienākusi. Jā, nu. Klausos un jā, par to 25. naudas. Es tev vēl pačukstēt priekšā, baigi labi strādā. Bet, tur ir jāprot bišķiņ pastrādāt ar sevi, jo tā problēma ir tajā, ka, zin kā, mēs jau to vēlmi izsakam, un izsakam tagad konkrēti, un tad ir tāds, tad es tagad gaidu. Bet tās gaidas parasti ir beigā vilšanās, un tad īsti nekas nesanāk. Tāpēc ir jāiet vienkārši soļu uz priekšu, tā kā nepauzējot tajā brīdī, kad mēs to vēlmi izsakam ar to domu, ka es tagad gaidīšu, neko nevajag gaidīt, un tad tas viss tā kaut kādu brīdi liksies, kad vienkārši viss iet tā patās uz priekšu, bet kaut kādā brīdī tu atskaties un saproti, bet tik tiešām tas notika, un tiešām kaut kā tas viss ir sakārtojies un pakārtojies, jo tai vēlmei jābūt arī tik spēcīgai, ka tas ir tā kā pašpārliecinātība par sevi, kad es to esmu tiešām pelnījis. Jo bieži vien mēs gribam varbūt nopirkt jaunu mašīnu, ja, bet mēs paši saprotam, ka tā kā īsti paši tam neticam, un tad mēs ieejam tādā bišķiņa ilūzijā ar to, bet citādā ziņā tas noteikti strādā, tāpēc var sākt ar mazām lietām un sev trenēt uz lielākām, audzēt savu pašpārliecinātību, un līdz ko vēlme ir izteikti un tiešām korekti, skaisti un perfekti, tad viņa arī piepildās un liekas, jā. Jo man, piemēram, bija vēlmes, kas piepildās tikai pēc 5 gadiem, jo tikai pēc 5 gadiem es beidzot tam esmu gatava. Tieši uz naudas, kaut kādām mantiskām lietām un tādām lietām. Saistībā ar janvāru, janvārs man personīgi bija ļoti krāsains. Piepildīts ar ļoti daudz emocijām, gan bēdīgām, gan priecīgām emocijām, jo es laikam kaut kā, man nācās izjust to, man pat ir grūti laikam izstāstīt, es pieminēšu notikumus, bija janvāra vidū notikums, kur bija ugunsgrēks, kur gāja bojā 2 bērniņi. Un tie bija man zināmi, ne es personīgi varbūt nepazinu viņus, bet katru dienu šos bērniņus satiku, vedot savu bērnu uz dārziņu. Un katru dienu es, kaut kāda šī saikne bija. Un šai ģimenei, kurai notika traģēdija, es redzēju tādu tiešām, tādu ļoti to sāpi un to jautājumu, ka šī problēma nav atrisināma. Tāpat tās bija situācijas, kur vēl piedzīvoju, kad man sabruka kolēģe ar nervu sabrukumu. Un tajā brīdī es sapratu, cik cilvēki īstenībā reizēm sevi sāsināti uztver, kad, kur ir piemērs ar šo ugunsgrēku, kad šī ģimene tiešām pazaudē visu, ka tik tiešām tur ir ko turēt. Tanī pašā laikā cilvēks, kurš vienkārši varbūt nevar sarakstīt būvdarbu žurnālu, viņš sabrūk pat vairāk nekā ģimene, kurai ir tā traģēdija. Un cik mēs paši īstenībā varbūt sāsinam to ar visādām emocijām un ar to, ka mēs nespējam savā dzīvē nospraust šīs robežas. Un, protams, kad
iekustinot šo tēmu, arī mani personīgi līdz ar to pārbaudīju šīs personīgās robežas, kas bija arī mans mērķis šogad nosolīties sev pašai par to, ka es šīs robežas priekš sevis sākšu ievērot daudz vairāk, jo es esmu visu šo laiku darījusi pāri saviem spēkiem, gājusi pāri savai veselībai, tāpēc tā kā 19. janvārī bija mana dzimšanas diena, es sev svēti nosolījos, ka es šo gadu veltīšu tiešām visvairāk sev un savai veselībai. To es arī esmu veiksmīgi sākusi, un šobrīd eju daudziem triggeriem cauri tieši saistībā ar šīm te robežu nospraušanām, cik ļoti apkārtējie mēģina izsist, cik ļoti apkārtējie mēģina vēl joprojām manipulēt, un cik ļoti man pašai šīs manipulācijas ir jāieraug, jo tas nav stāsts par citiem cilvēkiem, ka viņi tā dara, bet stāsts par mani, cik es ļoti esmu sevi ievilkusi šīs situācijas, un cik ļoti es neesmu mācējusi pateikt nē uz daudzām lietām. Kad es it kā mēģināju vienmēr izkāpt ārā no daudzām ilūzijām, bet tad es saprotu, ka viena no manām lielākajām ilūzijām ir bijusi, kad es varu vēl vairāk. Un šī ilūzija mani vienmēr ir ievedusi līdz beigās, ir cietusi mana veselība. Un tad līdz ar to es beigās jūtos izsmelta, tukša, bez enerģijas, tīri fiziski, man ir ļoti grūti. Un tad būtībā šī ilūzijas atvēršanās, kas atvērās, man arī atvēra acis uz to, kas ir patiesībā svarīgākais, un atkal kārtējo reizi tas atkal man iedod to iedvesmu nedomāt par to, ko par mani domās citi, jo nav svarīgi, vai viņi uz manīm apvainosies, kad es pasaku nē, ja tā ir mana robeža. Šeit, protams, ir jābūt cieņpilnī spēt pateikt šīs lietas, bet ir jāprot arī nospraust šīs robežas, jo tajā pašā sakarā, piemēram, par kolēģiju, te bija tas mans pārbaudījums, kur loģiski, ka mēs darījām vienu darbu. Pazuda. Mēs darījām vienu darbu, bet katra tā kā pa sevi. Protams, kad kolēģi sabrūk, kas notiek, visi pienākumi pāriet uz mani. Protams, kad tādā pirmajā situācijā šos pienākumus uzņemos, bet tagad kolēģi ir 2 nedēļas pavadījusi savā ārstniecības aprūpē, un viņa ir izdomājusi, ka viņa nāks atpakaļ, turpinās, bet viņa grib kaut kādas lietas vairs negrib. Kad viņa var sākt izvēlēties, ko viņa vairs grib no tā visa darīt un ko nē. Un tad loģiski, ka tas viss it kā automātiski pārietu, kad es to turpinātu darīt, bet viņa varbūt darītu kaut ko to, ko viņa grib, bet man būtu jādara tas viss pārējais. Protams, kad visiem ir līdzcietība, žēlsirdība šajā sakarā, jo viņa ir cietēja, viņa ir nabadzīta un vispārējo, un es esmu tā ļaunā, un es esmu tā sliktā, kurai nav žēlastības, žēlsirdības, līdzjūtības un vispārējais, jo es nospraužu savas robežas un es pasaku nē. Kad mums ir jābūt pieaugušiem, mums ir jābūt apzinātiem un jāprot katram pašam izvērtēt savas spējas. Ja cilvēks ir gatavs atgriezties darbā, tad viņam ir jāizvērtē, vai viņš šo darbu var panest. Un tad man ir šobrīd tas pārbaudījums, kad daudziem ir grūti to pieņemt, kad es lieku tā kā arī šim cilvēkam, kuram it kā ir bijis šis nervu sabrukums, izvēlēties. Bet es saprotu to, ka tā nav mana nasta. Tas nav mans upuris, kas man ir jānes tikai tāpēc, lai kādam citam būtu ērti, jo katram cilvēkam ir jāiziet savas mācības. Acīm redzot, viņai ir kaut kas jāsaprot, lai ietu tālāk. Un reizēm šī palīdzība, ko mēs it kā gribam palīdzēt un labāk, novada vēl dziļāk, jo patiesībā pat šķetinot šīs kolēģis daudzas lietas, kas ar viņu notika, beigās bija tieši izrietot no tā, kad visi gribēja viņai kaut ko izdarīt labu. Viens gribēja aizvest pie friziera, viens gribēja izvest no mājas, viens gribēja to, viens gribēja vēl. Visi gribēja tiešām labu, bet viņa tieši vēl vairāk sabruka. Un te ir tas pierādījums, kad mēs nevaram neko darīt pret otru gribu, nevaram skriet palīdzēt un visu pārējo, un mēs nevaram zināt, vai tas, ko mēs iedomājamies, ka tam cilvēkam palīdzētu,
būtu tas īstais, kas viņam ir vajadzīgs. Un tad būtībā vesela kaudze ar tiem, kas gribēja tikai kaut ko labu, beigās iegrūst šo cilvēku vēl lielākā upurī, vēl lielākās problēmās, kamēr notiek šis te nervu sabrukums. Jā, tas tā kā par to visu, tad man, protams, pa vidam bija arī mana dzimšanas diena. Maziņa savu dzimšanas dienu vienmēr gaidīju ar kaut kādu lielu tādu entuziasmu un ballītēm, tad pieaugušā vecumā es jau gadiem savu dzimšanas dienu gaidu ar savām iekšējām pārmaiņām, ar kaut kādiem jauniem sākumiem pašai priekš sevis un procesiem. Līdz ar to ar ballītēm, diemžēl, es sevi neiepriecināju, bet es sevi iepriecināju tiešām ar vienkārši priekš sevis īpašu sajūtu. Sevī, ko es vienkārši to visu dienu glabāju. Un, protams, ar saviem solījumiem par to, ko es vēlos priekš sevis. Un, uz sevi dzimšanas dienā es uzdāvināju to, ko es pati vēlējos, kas man palīdz mājas ikdienas darbos. Un, tā kā mana dzimšanas diena pagāja varbūt mierīgi un tā, bet, protams, man ir vēl viena dzimšanas diena. Te es klausījos Ineses janvāra pieredzi par ballīti. Un arī manai jaunākajai meitiņai bija dzimšanas dienas ballīta. Un grandios dzimšanas dienas ballīti, kā mums pateica visi vecāki, jūs esat uzsituši latiņu. Bet te es arī pamanīju to, ka cilvēki reizēm varbūt uz lietām skatās mazliet savādāk, nekā tas ir patiesībā domāts. Jo ir tā sanācis, ka man meitai dārziņā ir tāda ļoti draudzīga grupiņa. Ir paveicies arī viņai pašai iznest to savu entuziasmu. Nezinu, kā viņai, kā devītniekam tas ir izdevies, bet iznest sevi, kad viņa arī visu ir mīlēta šajā grupiņā, un ar viņu visi grib draudzēties. Tur ir vesela kaudze ar preciniekiem, katru dienu viņai ir dāvaniņas un zīmītes ar mīlestības apliecinājumiem gan no meitenēm, gan no puikām. Meitenes ir labākās draudzenes un viss pārējais. Bet kāpēc mēs izlēmām šo te grandiozo ballīti un atļāvām savam bērnam? Ne tāpēc, ka lai būtu daudz dāvanas, jo patiesībā viņas bija krietni par daudz, un es labprāt būtu pateikusi, lai vispār viņas nenes. Ne tāpēc, lai mēs izceltos ar to, ka mēs varam atļauties uzaicināt visu grupiņu, bet tāpēc, ka mans bērns atnāca pie manis, un es viņam prasīju, kas ir tas, ko tu gribētu uzaicināt uz savu dzimšanas dienu? Un pirmie, ko viņa nosauca, bija nevis tie, ar kuriem viņa ikdienā tā kā visvairāk ir kopā, kas ir tā, kā lai sakā, mēs smejamies tas kodoliņš, tā branža, visi, kas viņi tusējās tā kā daudz maz vairāk un ir visās ballītēs, bet viņa man nosauca tieši tos bērniņus, kurus viņa nekad nevienā ballītē neredzēja. Tas bija pirmais, ko viņa gribēja uzaicināt. Viņa nosauca pilnīgi visus, un viņa to arī pateica, es gribu, lai viņi vismaz ir manā ballītē, es gribu, lai viņi arī izjūt ballīti. Un tas bija tas solis, kas man lika saprast to beznosacījumu mīlestību, to visu to sirsnību, ko viņa ir gatava dāvināt savā dzimšanas dienā citiem, to prieku, to vēlmi dāvināt citiem, ne tikai pašai par sevi parūpēties, tā kā, kad viņai būs tā ballīte, bet arī dot to prieciņu tiešām citiem. Un tas bija tas iemesls, kāpēc mēs tik tiešām šo ballīti uztaisījām grandiozi. Vai mums vecākiem bija viegli? Noteikti nē. Protams, arī finansiāli tas ir diezgan liels pasākums. Mums arī tāpat kā Inesē bija lielā spēļu zāle, kur visi bērni varēja tur spēlēties un visu pārējo. Un tā, bet bērni bija tiešām priecīgi, viņi jau nedēļu iepriekš runāja par šo ballīti, un tajā dienā, kad es aizvedu savu meitu uz dārziņu, es viņu ģērbu pārējos skrēju sporciņu, mēs tādu cēlājas, vēlējam uz dārziņu, un viens no puisīšiem pieskrien pie manas kates un prasa, tu man uzaicināji uz savu dzimšanas dienu, un visi tādi, visus taču mūs uzaicināja. Un viņiem pašiem bija tik liela sajūsma, ka audzinātājs saka, viņi vienkārši pusdienas laiku nav gulējuši, jo viņi gaidīja ballīti, jo mēs taisījām darba dienā, vakarā, viņas pašas īstajā dieniņā to visu. Un kad neviens vienkārši nav gulējis, jo visiem bērniem arī tai grupiņai tā bija sajūsma, ka viņi visi tur tiek. Tad, ka, protams, bija kaut kādi bērniņi, kas netika, vecāki nevarēja atvest vai kaut kas tāds, tas, protams, ka loģiski nebija visi pilnīgi, bet tas, ka viņiem bija tas prieks, ka viņi bija visi. Un ka viņi netika dalīti.
Un, jā, un tas bija tas pagrieziena punkts, kur arī mēs, teiksim, izvēlējāmies šo lielo grandiozo ballīti, lai viņa būtu un visu pārējo. Un mums pieaugušiem, manuprāt, tas ļoti daudz ko māca. Protams, ne visi to saprata. Daudziem tiešām likās, ka mēs tur gribam ar kaut ko izcelties vai kaut ko. Bet tā bija tiešām bērna vēlme, un es viņu vienkārši piepildīju. Jo mans kā vecāka pienākums ir atbalstīt savu bērnu visā labajā. Tā kā tā, jā, interesanti mans janvārs ir pagājis ar diezgan svārstīgām emocijām, ar visādām lietām un pārdzīvojumiem, gan savējiem, gan arī līdzjūtības pārdzīvojumiem un visu pārējo, bet katrā ziņā, jā, tas kaut ko ir iemācījis kārtējo reizi un vēl joprojām cīnos par savām robežām. Elīze, tu vienkārši, wow! Tik krāsaini, tik, jā, par tām robežām, wow, bet tas, kā tu turēji, tas arī tās liekas, sapuri nost, bet tiešām, bet vai tev arī nav tiesības, beigās darīt tikai savu darbu, nevis vēl kāds cits problēmas vai vēl kaut ko, jā, un kā tas viss īstenībā, tādā vidē, tā vienkārši sakrīt, ja kāpēc mazliet tev pienākums pārņemt tos pienākumus, kas tur bija citam pienākumi, un tāpēc, ka redzi, tur jau kopējie pasūtījumi iet, un tur vajag un lietām jātiek, dokumentiem jākustās, un bez maz vai, labi, tur vadības līmenī, viņi varbūt varat citādāk, nezinu, kā jums ir komunikācija, bet viņiem jau arī, jā, tur viss plūst, jā, tur nedara tā, ka cilvēka nav, tagad, zini, mēs atliksim šito, kādam tas būs jāuzņemās un jārisina, bet jā, bet tas stāsts, kā tu parādīji, cik, kā upuris manipulē, jā. Tas ir par to, ka tas no vienas puses tas arī, es tik tiešām, tajā visā, jo tas tik tiešām ir ar tādām graujošām emocijām. Tas nav, teiksim, tikai vienkārši man palūdzu un es atteicu vai vēl kaut ko, tas tik tiešām ir caur otru cilvēku sabrukumu, ja, caur visām tām lietām, ja. Tas nav vienkārši, tas ir sarežģīti un grūti, tāpēc, kad, es tiešām arī jūtu, kad es saņemu tādu mazliet nosodījumu par to visu, un tam nav viegli iet cauri. Es arī pati kaut kādā brīdī pat par sevi šaubījos. Es ļoti daudz par to centos runāt ar apkārtējiem sev tuviniekiem, lai vienkārši tās emocijas arī izlaist ārā, jo, protams, man pašai arī, tieksim, no tāda it kā cilvēciskā viedokļa, tas arī tā kā liekas, kad es esmu tāda egoista vai vēl kaut ko. Bet tas ir tikai tāpēc, ka es pati esmu vienmēr dzīvojusi ar to, kad es vienmēr palīdzēšu. Un es vienmēr aizmirstu par sevi. Es varu paciesties, es varu pagaidīt, es izdarīšu, es neaiziešu to vienu nakti gulēt. Nekas nenotiks. Labi, man tas ķermenis tur nogurs, kas tad tur? Es taču izdarīšu. Bet tad paliek jautājums, jā, kur palieku es pati? Un tas bija tas mirklis, ka man vajadzēja ļoti daudz parunāties apkārt vai vēl kaut ko. Jā, es pat iesaistīju ChatGPT savās sarunās, lai vienkārši pārliecinātos, cik tas ir, teiksim, adekvāti kaut kādā brīdī pateikt, tiešām korekti, nevis aizvainot, nevis kaut kā, ja, bet tiešām korekti pateikt to visu un mēģināt to situāciju daudz maz izlīdzināt, bet likt arī saprast, ka šeit arī esmu es, un es arī esmu dzīves cilvēks, un man arī ir savas robežas, kad es nevaru izglābt visus, jo galu galā katram ir tā savas problēma situācijas, vēl jau vairāk šai kolēģei tiešām nav dzīves pieredzes. Viņa dzīvo ar vecākiem ļoti, teiksim, pieredzējušā vecumā. Viņa dzīvo kā bērns ar viņiem kopā. Viņai, teiksim, ir tikai darbs, viņai nav nekā cita. Kas, protams, nenozīmē, ka viņa ir sliktāka vai kaut kā, bet viņai nav šīs dzīves pieredzes. Tad es esmu daudz kam jau izgājusi cauri, bet tas nenozīmē, ka mans stiprums un mana kapacitāte ir dalāma priekš citiem cilvēkiem. Tā ir priekš manis. Jā, man ir liels resurs. Man ir gan enerģētiski liels resurs, gan arī prāta līmenī. Man ir ļoti liels resurs. Bet tas ir priekš manis, tā ir mana dāvana, tā ir man iedota, lai es dotu pasaulē, nevis lai glābtu un sevi izsmeltu. Un tas ir ļoti grūti, šajā brīdī tas ir grūti, jo tam ir jāiet cauri ļoti smagi, ar tiešām tādu mazliet tā kā nosodījumu vai kaut ko, bet šeit palīdz arī tas, kad
es laikam pagājuši gadu, kā es minēju, ļoti daudz strādāju ar savu pašapziņu, un tad, kad es to pašapziņu esmu sevī pacēlusi iekšēji, ko es jau jūtu, tad es varu arī diezgan brīvi par to runāt un jau nospraust šīs robežas, jo es varu arī brīvi pateikt, ok, ja jums nav pieņemams, teiksim, ka jūs gribat pārkāpt manas robežas, es viņas neļaušu pārkāpt, un es varu arī uzrakstīt to papīrīt, nav problēma, jo es darbu atradīšu jebkur. Tā vispār nav problēma vairs. Un tas ir nevis pat manipulējot, tāpēc, lai viņi tā, bet tiešām, lai mazliet varbūt atvērt acis uz kā rēķina, viņi grib tagad saglabāt kādu citu cilvēku. Un jautājums arī, kāpēc, ja pēc šī sabrukuma cilvēks jau pasaka, ka viņš nevar tikt ar to galā, kāpēc viņam būtu, teiksim, tik ātri jāatgriežās un jāiet jau atkal kaut kādās šajās lietās, bet tikai ar to, ko viņš grib. Tāda izdabāšana un vispārējais. Jo tas būtībā, jā, tā ir profesionālā sfēra, tas ir darbs, tā nav ģimene, kur mēs varam, sakost tos zobus un iet pāri. Un arī tur patiesībā ir robežas, jo reizēm tik tiešām mēs saviem tuvajiem gribam izdarīt tā labāk, palīdzēt un visu pārējo. Un beigās jūti, ka viņi arī sāk ignorēt. Jo viņi saprot, viņi zina, kad var paļauties. Un tad arī viņi sāk jau, neapzinātā līmenī, bet viņi jau zina, ka, ja kas, es, piemēram, ar savu brāli superīgi, to vienmēr esmu izjutusi, kad viņš zināja, lielā māsa vienmēr izručīs. Un viņš jau beigās vienkārši atnāk un tāds smaida, ir problēma, māsiņa, aiziet, sāc risināt. Un jā, man savukārt vienmēr ir prātā, kas, protams, ir saistīts ar bērnības traumām, kad man vienmēr ir bijis tāds risināt problēmas. Man arī prāts ļoti ātri strādā, kad es vienmēr atrodu jau vairākus risinājumus, tur ir tas, to var izdarīt šitā, nevar šitā, ok, mēģinām šitā. Man ir uzreiz jau schēma, kā to visu izdarīt. Bet nevienmēr vajag. Tur ir tas mīnusiņš, kad es vienmēr iebāžos, un tad es tagad tā mēģinu vēl tā attiet maliņā, ok, es atļaušu jums risināt. Es it kā redzu un gribas pateikt, un gribas šito, bet es, ok, Līzu, risini savējās, tev pašai ir tik daudz problēmu, ka tev nav vērts tur ieiet. Un tas ir tāds stop signāls, lai ieiet citu problēmās. Un patiesībā citi cilvēki arī redz, ka, ok, viņi izrisina savādāk, bet viņi atrisina viņas. Super. Tā ir skolotāja vienkārši cepurinos. Nevis skolotāja, bet kārtīgs skolnieks. Skolnieks un skolotājs. Galam. Man patīk eksperimentēt līdz galam, novest sevi līdz galam, un tad es zinu, ka ir jāsāk kā kārpīties ārā. Jā, vai ne? Jā, pareizi. Jā, un par to bērnu pieredzīt arī pa balīti. Paldies, ka tu kā vecāks ieraudzīji to citu mesīdžu, ko bērns aiznesa. Tas ir svarīgākais. Un patiesībā man pat nav, es tā vienkārši pie sevis pārdomāju un tā kaut kā, starp savējiem, kā varu pārunāt to, kad varbūt ne visi vecāki šo mesīdžu saprata, bet ir ok, ka viņi nesaprata. Tas ir ok, jo tas bija priekš manis, man pašai atvērt acis uz šo labestību, uz kaut kādām lietām, kas man kaut ko iemācīja. Kādam tas nenozīmē neko, un tas ir ok, un tā nav vispār problēma. Agrāk es būtu gājis pie visiem un mēģinājis ieskaidrot. Vai ne? Jā, tāds, man ir tas cīņas gars visu laiku, bet, ar to bišķiņ jāstrādā, jo tas ir tās 19. Mīnišķiņa. Kas ar to viss būs, jā, bet tas ir tāda vērtīgā spēlīte, sākam citreiz, kas saka, kur tas sanāk tādu aizkadru tu uzķēri, un arī ikdienā tādā, ir kā tādām sadzīviskajām lietām, kā, piemēram, tāpat ir dzimšanas diena, visu uzķēri to aizkadru, jo es sev arī tur perināju, kāpēc ir tā, ka man, pilnīgi tā, ka, ne, un man puika 15, kas es jau zinu, ko viņš dara, es jau pat zinu, ko viņš savu 15, jā, un, ka es tam visam ļāvos, tā atlaidu vaļā, un es sapratu, ka es atalgojumu dabūju to mieru visas nedēļas laikā, ka mēs gatavojāmies, un pat līdz pēdējai dienai man bija 0 stress. Tā, ka pilnīgi, un viss sanāca. Un viss tāds, es gan, protams, skaitīt ar vienu brīdi tās stundas, domāju, lai tā kā diena beidzās, bet es viņu tā kā mēģināšu izbaudīt un
ar to savu mācību, ko viņš man mēģināja ar šo visu parādīt. Un viss izdevās. Un paldies, ka tas tā bija. Pirmo pēdējo reizi tā nav veidā, bet jā, vienkārši jā, okay. Man cita pasaule. Uz to tavu stāstu, un es tik tiešām uzreiz, man ir šitas pats. Vai ne? Nu jā, tās vērtības, vai ne? Katra man ir 9, un viņa savukārt man spoguļo un rāda, par cik man ir pašai 19, tas ir no 1 un 9. Viņa man ļoti daudz rāda to 9, un tajā pozitīvajā izpausmē, kad tu ej ārā, nevis vientulībā, jo es esmu introvertā un iekšā un visu pārējo, man tas bija īstenībā pārbaudījums vispār arī uzaicināt. Nu, tā kā, jo es beigās ieliku vienkārši grupiņus vecāku čatā, visus uzaicinu, un tas man bija tāds, tā kā, jo es tā kā, baigi nelienu nekur tajā visā un tā, bet viņa ar savu 9, kā saka, mani izmeta laukā No alas, jā. Jā, savukārt, un viņa savukārt ļoti precīzi parāda to, kādam vajadzētu būt šim 9, kurš tik tiešām pulcē aiz sevis, kurš tik tiešām iet un dara, kurš ar šo labestību un visu šo viņš tiešām, super, tāds superīgs piemērs arī priekš šīs 9. enerģijas. Un tāds uzreiz, tu saproti, ka tavs bērns zina vairāk nekā tu pati. Es tev piezvanītu, man būtu jārunāt. Es arī paldies tev, mīļā. Paldies tiešām no sirds. Ļoti skaisti padalījies. Jā, paldies tev. Indriņa, tu arī mums ieleci. Pasties, mums tā ting, 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 un saleca visi. Mēs sākumā ar Daigu domājam, tā arī divatā norunāsim. Un tad mēs sāk nākamais, jā. Jā, otra Indriņa, jā, otra, jums Indriņa parunāja, jā, otra Indriņa, droši. Čau, jā, es tā, man te bija mēs Maltā, es vispār sveiciens no Maltas visiem. Jā, te mums tāds vakar vēsi, bet pa dienu jau tāds silts un pavasarīgs un džemperītī var staigāt un tā. Bija man meitai bungu nodarbība un es tā domāju, paspēšu, nepaspēšu, un es tā sēžu, es atcerējos. Mums jau ir stunda atpakaļ, mums tagad ir 8, jums ir, es nezinu, cik jums 9 vai cik. Blin, labi, iešu skatīšos, būs, nebūs. Un redz, bija. Un vispār sveiciens Elīzai. Elīzes mamma ir bijusi man bērnās audzinātāja Nītorē. Ja viņa atcerās un zina varbūt šo faktu. Jā, atceros. Es melēju arī esmu jūs auklējusi. Varbūt arī, jā. Es tevi tā tikai zinu to pieaugušā. Es vairāk brāli tev atceros. Palīdzēt bērnu dārzā, matus taisīt bērniem un vispārējo. Tā kā es... Tā kā vienkārši, tas tā vienkārši, galvenais, ka tevi šeit ieraudzīt. Jā. Jā, respektīvi, man tās pārmaiņas, jā, diezgan jaudīgs janvāris bija sevišķi pēdējās nedēļas saistībā ar to, ka 31. janvāris mēs izšķirāmies ar partneri, mēs izvācāmies no Sigultas kabineta un mēs aizlidojām uz Maltu un vēl es novadīju semināru. Tas bija vienā dienā viss. Jā, tad tagad Maltā ir tādas, es nesaprotu sajūtas, tāda izdzīvošanas sajūtas, saprašana, tāds stāvoklis, tāds nesaprotams, bet līdz tam, protams, arī viss kaut kas tur pa vidam notikās. Protams, tas janvārs tāds jaudīgs. Cevišķi pēdējās dienas. Tā kā es šobrīd esmu tādā izdzīvošanas periodā, tādā skumju, pat īstenībā nē, jo man īstenībā liekas, ka varbūt tur ir arī atpakaļceļš, gribētu es tā domāt, protams, tas ir laikam ar laika jautājumu, jā. Tā kā tā, īsumā, diezgan jaudīgs tas janvārs, diezgan daudz notikumu, visu kaut kādu bišķi, daudz pārmaiņas, un tā pēdējā diena vienkārši tā kā visu nogrieza, tā kā vienkārši tā daudz punkti pielikti. Un tad te Maltā ir tāds, ka, jā, liekas, kā izmukt no tā visa, bet, jau tu neaizmukt no tām savām problēmām. Tāpat jau viņas būs jābrauc jārisina, un tad kā gribās atrisināt šeit kaut ko, bet, tas viss tāds laikam vienkārši tam visam vajag laiku. Un jā,
Un es priecājos, ka šis chatiņš, kur var padalīties tagad, parunāties, kāds uzklausīt un iedasīt vienkārši. Es tur sekoju līdzi. Un jā, šis ir tāds izdzīvošanas, pārdzīvošanas kaut kāds posmiņš, kur tā kā nav jau tā, ka gribējās jau abiem to ceļu iet katram savu, bet tagad liekas, jā, ka varbūt nevajadzēja, varbūt varēja citādāk un savādāk to visu risināt, bet laikam arī tas, ka, katram tās pārmaiņas, jā, ka viņam ir jāpabūt vienam pašam, jāpadzīvo vienam pašam, arī viņš ir spēris savā dzīvē soli, kas nav bijis. Arī man ir tāda interesantā sajūta, ka tiešām viss tā kā laikam smadzenes ķermeni, nesaprot vēl īstenībā, kas ir noticis patiesībā. Laikam es esmu tādā kaut kādā karājos kaut kur gaisā šobrīd ir tā sajūta. Un tad, kad es aizbraukšu atpakaļ, tad laikam tas viss nāks kaut kādā citā līmenī ārā. Jo šobrīd ir tāda tiešām nesaprotama sajūta. Nezinu, ko darīt, ko nedarīt, kā darīt vai nedarīt. Jā, daudz tādas, un draudzene arī pie kā es te paliekos. Kas tev ir? Un tā un šitā. No viņas arī īstenībā var mācīties daudz ko, jo viņa, visiem jau tās daudziem jau tās attiecības, ne visiem, bet daudziem tās attiecības ir izaicinošākais posms man ir sevišķi. Un, ka viņa ļoti krasi nomainīja to savu skatījumu uz vispār uz to vīrieti, uz sevi un tā tālāk. Un viņiem attiecības, es zinu viņu attiecības jau tos 7 gadus, kā ir bijis sākumā, un es skatos, kā ir tagad, un tad vienkārši ir wow. Un tā kā es arī tā gribētu, lai būtu tādas izmaiņas attiecībās, bet, tur ir jāgrib abiem darboties. Tā kā tur ir jāstrādā abiem. Tā kā tā, vieglāk bišķiņ palika, kaut maz drusciņ 0,1% padalīties ar savām sajūtām šajā grupiņā arī. Un, protams, arī ļoti jūt meitas to attieksmi, viņi bišķiņ ļoti agresīvi pret mani, bet, man draudzene tā kā pateica, ka viņa arī ir zaudējusi vīrieti, ne tādā ziņā, bet, kaut kādā ziņā to vīra tēva lomu, vīra, bet tēva to lomu, nav viņš viņai īstais tēvs, bioloģiskais, bet tāpat tās kaut kādā līmenī. Un tas arī tāds grūts periods, es cenšos, es daru, mēs kaut ko daram, bet viņi ir tādas asumi nāk ārā, man vienkārši sāpīgi par to. Malacis. Indriņa, tu esi malacis. Kaut kāds solis tika spērts. Un, ja prāts vēl nesaprot, kas ir noticies, dvēseles zina. Dvēseles zina, ja? Un viss kārtībā. Jā, tā kā tāds pārdzīvošanas periods šobrīd. Laikam vienkārši aizdzīvo. Protams, uz Maltu atbraucu, Inesīt zina, ko es daru, arī Indra otra zina. Ko es daru, bija doma Maltā kaut ko iebīdīt, iekustināt. Tā kā tāds divējāds sajūtas. Es pat kušet esmu dabūjusi Maltā, lai varētu kādu izmasēt. Bet no otras puses, kas tas tāds? Bet no otras puses, nesaliekās tie cilvēki. Bet tā laikam vienkārši ir jābūt un vienkārši ir jāatpūšās. Ir jāizslēdz, arī jāatļaujās atpūsties. Tā kā vismaz ķermeniski, ja ne prātam, tad vismaz ķermeniski jāatļauj ir atpūsties. Jā. Lai enerģija nomainās, jo pievilksies tā, kad arī izlīdzsvarosies kā pašai sevī. Jā, es saprotu, ka vienkārši es nespēju dot citiem, ja man pašai ir tukšums iekšā kaut kādā mērā, kad tā enerģija ir vienkārši kaut kur, kā saka, izgaisā. Tā kā laikam nevajag atdot savu pēdējo. Tā kā tā, bišķiņ vieglāk palika. Paldies, ka es varēju ielikt un sanāca, laikam paldies, ka runājāt tik daudz. Jo tā ir mistika, ka jūs viens pēc otra, tā kā kuram ir kā savu skatos, laikam jānoslēdz, ne vēl ienāk, tad, jā. Tā kā. Es parunāšos, tad aizīšu, Paldies tev, ka tu padalījies, mīļā, jā, un lai harmonisks gan risinājums, gan citreiz arī citā vietā tā ir pabonot, ko to ārpus Latvijas. Tur bišķi citādāk enerģija, ja, un arī tā ir bišķi pasmauties un tiešām tā kā
to atpakaļ savā kodolā, tā kā atnākt, ja, bišķītiņās, jo citas frekvence. Tu frekvence arī nomainīja reāli šobrīd jau mums. Un Jā. tagad nedomā, kas būs, kā būs. Par to tad nedomā vienkārši, jā. Un ļaus sev būt šobrīd. Un jā, lai tur sakārtojas tas troksnīts, kas varbūt bišķītiņās, tas šoka stāvoklis saucamais, ja, kā tu saka, Jā, patiesībā jā, Šoks tāds šobrīd, jā. stāvoklis ir liekas, ka ir šoks kaut kāds. Tā kā, jā, tāda sajūta ir, ka kaut kāds šoks vienkārši ir iestājies, bet tu viņā, jā, tāpēc cenšos daudz staigāt, daudz kaut Jā. kur kaut kā būt, kaut kādā citā, kaut kā vienkārši plūst. 20,000 soļu katru dienu vienkārši tā. Šodien nav vēl 20, jāiet vēl pastaigāt apmēram. Bet ir forši, jā, nu ir bišķiņ mēsums, ir labi, ka lietas nelīst. Mums paveicās, ka lietas nav tagad šitās dienas bijušas. Vēl jau mēs nedēļu tad dzīvosimies, vēl jau ir ko pabūt. Tā kā tā, un arī dzimšanas dienu nosvinējuši tūlīt 10. man dzimšanas dienu, tad vēl dzimšanas dienu šeit sagaidīšu, tā kā tāda pavisam cita tā doma ir, jā. Sāksies jaunais gads. Jā, Cits jaunais gads. jā. Jā, vai ne? Nu, tā kā jā, paldies, tā kā tu tā padalies, un ja vajag, tad droši Un zini. Ines, jā, piedod privāti, bet kamēr droši. es atcerējos, tā māsa nav bijis pie manis iekās. Es tā arī sapratu, jo es viņai tur atkal miedzu ziņas devu. Man vienkārši man atnāca vienkārši, Jā. lai nepazūd tā, Tad, ja tu nedēļu vēl esi projām, tad, jebkurā No gadījumā. 13. es atgriežos darbos, jā. Kādus es pabakstīšu, jā, bet, paldies. Piedod, vienkārši es atcerējos. Jā, viss normāli, jā, bet tas laukā tur stāv, tur karājās kaut ko. Jā, neizdarītie darbiņi, jā. Izdarītie darbiņi, tieši tā. Labi, tad iedosim vīriešu dabus tagad noslēgumā. Iedosim vīriešu dabu kārti, ja sākāmies ar saulespuķi, mums bija no sievietes dabas spīdēt mums katrai savā unikalitātē. Tad tagad mums ceļa vārdi pēc visu to, ko mēs dzirdējām un padalījāmies tās, lai mums kāds vīrietis iedod mums to spēku, stabilitāti, pārliecību, mieru, klusumu. Ja? Kurš mums nāks? Es tur nevaru izvēlēties. Ja? Vakar mums pie produktu pakalpojumu 3 vīrieši izskata. Kadiķis. Viņš ir interesantā tādā tā kā migliņā bišķi. Tā kā tādā mēnesi gaismā kadiķis, ja? Viedums. Tā nav vēl viena kartiņa. Vakar viens salīmējās bija liktenis kopā ar rozi. Tā, kadiķis, labi. Bet interesanti. Un tā migla galvenais, tā interesanti. Es viņu nofotografēšu, jums ir tagad pie gaismas, un tad iedošu. Ok. Prožektori tiek izslēgti, aizskari aizvaras, esi palicis viens. Atraisot kakla saiti kā sabiedrības uzlikto žņaugu, tu atbrīvojies no cilpas ap kaklu. Novilcis visas maskas, tu pakartās uz nagliņas un apsēdies zemē. Klusums. Kā attīroši kadiķa dūmi no tevis sāk celties migla, kura vienlaicīgi izšķīdina ikdienas rūpes, raizes, steigu un ļauj piedzimt jaunām atklāsmēm un dzinulim dzīvot. Dažkārt ir grūti noticēt, ka viss, ko spēju un daru, nāk no manis paša vai pašas. Ar katru elpu, vārdu, domu un darbu es radu savu unikālo pieredzi, kura pamazām atver durvis uz sevis paša viedumu. Tas tuvina mūžībai, vairāk zinot, var ieraudzīt krietni vairāk nezināmā. Dievišķās klātbūtnes sajūta palīdz saskatīt realitāti tādu, kāda tā ir, nekrītot abos spilgto emociju grāvjos. Lai tā top par tavu šī brīža bagātību, pieņemt realitāti un paļauties uz sevi īsto un autentisko. Jā, lūdzu. Wow. Mēs neesam vieni.
Mēs reāli neesam vieni, ar mums visu laiku pastieties kāds atbalsts. Un šoreiz atnāca tas impulss, jau tāda, katra paņemat sev to vīrišķo daļu, kas tagad skanēja, un cik skaisti. Nu, mīļā, ejam tālāk, tiešām pieņemam katru mīļu brīdi, kas ir noticies, kas ir aizvadīts arī janvārī un arī pirms tam, katrs nākošais solis, ko mēs otra Indriņa Eko forši parādīja par likt kāju neredzamajā, bet tāpat laikā tu zini, ka tur pamats apakšā būs, tā stabilitāte būt, noturēt savas robežas, pastāvēt par sevi, Elīzīte, iet vieglumā, Daigiņu, iet drosmīgus, pieņemt lēmumus Ilienai un otrai Indrai par šiem jūsu drosmīgajiem lēmumiem. Paldies, ka salikāt tik skaistas pieredzes kopā, apvienojāt un parādījāt, ka dzīve notiek. Reāli dzīve viņa notiek šādi, viņa notiek tādi, bet katrs mēs kaut ko paņemam no tā visa priekš sevis un tikai un vienīgi no tā stiprinamies, iegūstam un iemantojam kaut kādu slānīti no sava autentiskuma, no sava unikālā. Viņš atkal kaut kas liekas ir nogājis nost. Kaut kas ir nokritis un kaut kas parādās atkal, kuru, protams, sākumā ir tā, wow, kas tas ir jāiepazīst. Dot laiku to iepazīt, paņemt, klāt, integrēt un atkal pa mazam solītim iet tālāk. Nesteidzīgi, viegli un ar to katras elpas vilcieniņu tā kā sajust ar visām šūniņām. Lūkdieniņ, cik es esmu forša. Ka es varu būt es. Un cik daudz foršas jau rīcībiņas esmu veikusi, lai es tiešām būtu tieši es. Wow, tā kā, kas maģisks. Es šitādu kombināciju negaidītu vakara. Ai, super. Jā, mīļās, tad paldies, un ja kāds kaut kādu ceļa vārdu vēl grib kaut ko pakomentēt droši, ja jūs vēlaties. Es gribēju pateikt, Jā. Tas, kas man palīdz izdzīvot visā manā troksmainajā dzīvē, tie, kas varbūt vairāk ir dzirdējuši, tad man liekas, katru mēnesi notiek tas, sākot ar dzīves vietas maiņām un visu pārējo. Man palīdz tas, kad es saprotu, kad kaut kad viss tas sliktais beidzas. Tas ir tas desmitnieks, kas sevī katram ir jāieslēdz. Šis desmitnieks, kad, tas rats nogriežās uz leju, bet viņam gribot, negribot, ir jābrauc arī augšā, lai atkal būtu tā leja. Un ir svarīgi atcerēties, ka visas situācijas ir pārējošas. Tas, ka mums ir grūti šodien, nenozīmē, ka mums grūti būs pēc mēneša mēs atskatīsimies un pateiksim, ak, Dievs, cik labi, kad ar mani tā notika. Jo es esmu tur, kur es esmu, un to es vienmēr cenšos arī sevi ieskatīt, ka visas situācijas ir pārējošas. Nav nekā, kas nav šeit atrisināms vai izdarāms, vienkārši mums ir jāprot iemācīties pacietību. Pacietīgi gaidīt un visu pārējo. Un tur arī mēs iemācīsimies to lēnprātību, bez stresa, bet, ar to vēl ir jāstrādā arī man. Paldies par tavu saules stariņu. Vienkārši tik ļoti skaisti sasildīja. Tiešām, lai tie ir kā spēka vārdi un arī atbalsts ikdienā tālāk ejot tiešām. Rats kustās, viņš neapstājās. Viņš iet, jā. Un jo vieglāk mēs to uztversim, kā desmitnieks mums to māca ar atvērtību, ar pieņemšanu, par to, ka mums ir tas trakais uzdevums ir iedots. Jā, mēs gribam zināt, kāpēc, un tas pat ir labi, jo tad mēs ierokamies kaut kur dziļāk un beidzot kaut ko dzīvē saprotam. Tas nav viegli, tas ir sāpīgi, grūti. Raudam un visu pārējo, to visu izdzīvojam un zinām, kad rītdiena mums atkal būs ar saulīti. Tur piedzimst tas 19. No 10. No 10, jā. Ai, paldies tev. Paldies jums visām. Paldies, mīļās. Paldies, un kas arī skatījās ierakstiņu, un atkal, kas skatās ierakstu, droši meitenes negaidiet nākamo mēnesi, padalieties, ja kāda jūt, kad ir kaut kas impulsā, padalieties, ierunājiet, ierakstiet, vienalga, esiet brīvi, jūtaties brīvi tajā, kā jūs jūtaties, un ar to, kas ar jums notiek ikdienā. Tā kā
Bet mēs kopā jau šeit tāpat visi esam kopā. Vai šādi, vai citādi, vai skaļi, vai klusējot, mēs tāpat visi esam kopā un ejam skaisti, pieredzam tālāk. Paldies visiem!